Mums ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi izšķaksta peļas, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas dīkstāvē aizaug. Nu, Klau, tu Latvijā esi atgriezies, lai kaut ko uzvarētu vai sagatavotos pensijai? Nu, nē, jāuzvar ir visu, ko var uzvarēt, un jāpapildina, kas man tur jau ir, teiksim tā. Bet nē, viss arī karjeras laikā, uzvarēt ir tas, kas ir tas pamatā laikam. Tagad man bija, ja nemaldos, pirmā tāda nopietnā sezona, kad es neesmu pat playoffā, tajā vietējā čempionā vai kādā no turnīriem. Tā kā, tad tas ir tāds tukša spēlēšana, liekas, pēc sezonas ir bijusi. It kā viss ir kārtībā, sezona ir bijusi, visi nospēlēs, labas spēles bijuši, bet tāda piegaršiņa, kad kaut kas pietrūkst. Tur mēs līdzīgi jūtamies, ja? Man pagājušā sezona ir ļoti līdzīga raksturojuma. Ne vēl sliktāk, ja tu saki, ka tev vēl tur viss kārtībā, tad mums vēl tur nekā kārtībā nebija. Ja? Tā kā, Klau, labi, basamies tiem pēdējiem, cik sanāk, tu 8 gadus prom, ja? Tagad tajā nogrieznieki kopš 19. Jā. Tātad, kas mums ir? Krievija, Izrēla, Rumānija, Itālija vai ne tur? Mazliet, Polija. 5 valsts. Tā, ātrā atbilde. Kur vislabāk? Bija dažādi dzīves posmi, ļoti grūti pateikt, kur bija labāk. Bija tik dažādi. Tā sezona bija tik atšķirīgas. Krievijā bija vēl, teiksim tā, bez bērniem. Tad bija tāda tipa dzīve, kad varēja vēl kaut kur aiziet paēst ārpus mājas un izbaudīt bezbērnu dzīvi, teiksim tā. Pēc tam bija bērni, un tad bija savādāk. Bet ar bērnu bija tas lielākā daļa gadu bija sanāk ar bērnu. Un, es teikšu, ka laikam tas Izraels gads bija foršs, kad tas laikapstākļi un kaut kā savādāk pavisam. Labi rezultāti. Cits arī rezultāti. Protams, tas ir laikam, tas basketbols, tomēr mums ir ikdiena. Un domas tik daudz ir tajā basketbolā, ka tie rezultāti arī to bieži nosaka. Tā ir. Bet tu labi pieskaroties bišķiņu Izrēlē, pēc tam nedaudz vēl pie Krievijas atgriezīsimies, bet Izrēla tagad arī, kad tu atskaties jau 3 gadu perspektīvu uz to laiku, tas tā kā ir tavs karjeras, tavuprāt, tāds augstākais profesionāli sasniegumu ziņā, arī tādā ziņā, kā notikums un kā rezultāts. Tomēr tev bija gan kauss, gan Champions League fināls. Jā, ja tā liek, es nekad neesmu tādās kategorijās līdz savu karjeru. Tomēr es neesmu laikam tas, kas ir tur komandā, tas paņem to pirmo alfu, kas visu komandu kaut kur aizvedīs. Es esmu bijis tajos līmeņos tas lomas spēlētājs, un tad ir tāda sajūta, kad es spēlēju visu laiku tā plus mīnus kaut kādā līmenī, un tad ir tā, kā tā komanda beigās noiet. Tāpēc man nav tā, ka es varētu teikt, man no sasnieguma ziņā laikam, jā, ir augstākais, bet tā kā individuāli kaut kāda sezona, tā man liekas, ka varbūt negluži. Tāpēc man grūti salīdzināt, bet kausu un līmeņu zinā noteikti. Kā Champions League fināls un, kā jau teicu, Izraels kauss. Bet Izrēlā vispār tā, es zinu, kas ir Izraels basketbols, kad VFC spēlēs kādos tur Eirokosā savā laikā vai tur Champions League. Un, protams, tur Maccabi skatoties, šogad arī tur otra Izraels komanda Eirolīgā. Bet tā vispār Izraels čempionāts, kā tur tas... Specifisks. Es domāju, no skatītāja viedokļa, no kaut kāda tur ažiotāžu un atmosfēras viedokļa. Viņš ļoti, teiksim tā kā uz Amerikas pusi, vairāk kā Amerikās pār sportu ir. Viņiem arī žurnālisti ir tādi paši tipi, viņiem vajag tos, viņi to ažiotāžu taisa, to stāstu taisa vairāk, un viņiem tas basketbols arī tāds tendēts uz tādu, viņi uz to Amerikas NBA kaut kādu mēģina attēlot brīžiem arī, un tas spēles stils ir tāds pats, viņi piedāvā tos individuāli spēcīgus spēlētājus ar skaistām epizodēm, varbūt tā pati komandas spēle un struktūra varbūt tām spēlēm nav tik mums Eiropā pierasta, bet individuāli ļoti spēcīgi spēlētāji, tātad līgā ir, teiksim, tā līmenis ir, bet tāpēc arī mēs tajā gadā varējām, teiksim, tā labi nospēlēt, jo treneris mums bija serbs, Aleksandrs Džikičs, tagad Gruzijas izlases treneris, kas ir, un
Nu, viņš negribēja to ceļu iet, kas tur bija pierasts. Mēs spēlējām to Eiropas, un lielā mērā tāpēc arī es tur biju, un mums sanāca uz to, ka kaut kā pret spalvu Izrēlā spēlēt. Nu, bet līdzjutēji bāzi? Nu, kā jau uz dienvidēm ejot, jau vienmēr ir tie līdzjutēji asāki paliek mazliet arī Eiropā. Nu, tur ir vēl uz dienvidiem. Nu, ir viņiem, nu, es negribu teikt gluži kā Serbija vai Grieķija, kad tur tomēr ir Eiropā labākās atmosfēras zālē, bet nu, tuvu tā mums arī. Un kad viņiem sākās kaut kas mazliet personiskāks, tad mums bija ar Aiku stāstī, teiksim tā, kad es nebiju redzējis, kad pretinieku komanda timeout laukuma vidū noveda. Jo spēlētāji aiz muguras viss, mums arēnā bija 10,000 cilvēki. Tur bija tas personīgais, kad bija tas AEK spēle pirms tam, tur bija raķetes šāva zālē iekšā arēnā pa mūsu faniem un tā. Un tad bija viss otrais stāvs, kas ir nonācis lejā, stāvēja kājās, visais muguras pretnieku soliņam tur bija, nu, ja sektorā, cik tur ieiet iekšā cilvēki, nu, 1,500, es domāju, tur kā 4 stāvēja. Nu, un tad visi tur kliedza, bļāva, tur par papīrīšiem kaut ko met, bet nebija nekādi incidenti, nekas tāds, bet viņi neko vispār dzirdēt nevarēja, viņi gāja laukuma vidū, bija minūtes pārtraukumi. Un to spēli, ja pirms tam mēs Grieķijā zaudējām, tad mājās to pēdējo spēli mēs par 40, mēs šitā vinējām. 40? Jo, tur ir tā, ka tu nevar uzspēlēt. Nu, tur ir tad, nu, tas ir, nu, tāda lieta piedzīvojot, nu, teiksim, tā ir atmiņās iespiedies diezgan pamatīgi. Nu, bet, piemēram, infrastruktūra no labi, tur Jeruzalem, Teluvs skaidrs, bet tā kopumā, tur nezinu, zāles. Tā mazākām zālīt, mazām komandām, protams, ka, kā jau tu teici, viņas tur arī Teluvivā ir vairākas komandas, viņas tur blakus ir tās piepilsētas ir komandas, nu, viņām nav, protams, katrai komandai arēna. Dažām komandām ir mazāks arēna, nu, tā kā mums ir, es nezinu, Latvijā, nu, to ogras zālīt, varbūt bišķi vairāk, tur kaut kā skatītājs mēģina iespiest, bet, nu, teiksim, mazas zāles. Bet tu pamatā pilnas. Jā, negluži. Pilns ir lielās komandas, kas ir, laikam, bet tāds, kas ir tur Nezion, Herslija, viss šitā, viņas ir mazāks, bet, nu, piepildīts. Bet, nu, viņiem 1000 cilvēku savākt ir, nu, viņš vieglāk nekā mums. Jā, no 9 miljoniem. Tur ir cita masa un cita izmēra, teiksim, tā. Viņi visi kompaktāk dzīvo, tā kā. Es domāju, ka tām komandām nav vienkārši, tas ir cita veida projekti, es domāju, kad Bet nu, viņiem basketbols tā kā no tādiem komandu sporta veidiem ir numur 1 vai tomēr futbols? Futbols arēna bija, tāpat Jeruzaleme bija daudz lielāka, nu, teiksim, viņa ļoti liela futbola arēna bija. Bet es teiktu, ka futbols tā, kam tomēr ir vēl kaut kā, jo tajā basketbolā tomēr ir tās, nu, 2 komandas, teiksim tā. Tagad Tel Aviv kaut ko, bet es nezinu, viņiem tā fanu bāze bija Hapoelam Tel Avivam sarkanam. Tagad ir, nu, 5000 tā zāle, man liekas, bet viņi bija pilni, jā. Tur ir atmosfēra ļoti forša, viņi tāda ļoti laba zāle viņiem bija. Nu, nākamgad vispār viņiem tur kosmisks budžets, viņi tur kaut par 80 miljoniem runājas, 76, nu, vispār kaut kas liekas. Lai veicās ar budžetu spēlēt basketbolu, bet labi. Bet, nu, tā, vienmēr jau tagad. Pirms tam, kad es spēlēju, tā Hapoel Tel Aviv, viņi vēl nebija priekšā, bet, nu, pa lielam bija Jeruzalem un Makabi, 2 lielās, kas vienmēr sitīsies savā starpā. Nu, tur bija tas lielākais derbijs, teiksim tā. Nu, tad ir Jeruzalemē bija vēl pret Holonu. Kaut kāds vēl savs attiecības. Jo tur arī vēsturiski kaut kāds incidents bijis, un to tā kā, nu, velk līdzi kaut kādīgā ceļa augšā ik pa laikam, visu laikā tās atmiņas uzjundīja jauns, un tad viņi tur to, kaut kā viņi notur to, teiksim tā, tās asās attiecības starp komandām. Kas brīžiem varbūt pat traku, man liekas, mums liktos daudz pat traku, bet viņam laikam tas ir vajadzīgs. Viņiem patīk tāda tipa fana attiecības savā starpā. Nu, Klau, atgriežamies vēl bišķi pie tās Krievijas. Nu, un Krievija, tātad, nu, tu spēlē tieši līdz kara sākumam, vai ne? Jā, tas ir izlases loks. Izlases loks, tu esi Latvijā un tu paliec. Uz Beļģiju, jā. Nu, īsumā par savām atmiņām, varbūt tieši par to pēdējo periodu. Nu, tur, nezinu, decembrī tur jau pilns ar ziņām, tur Krievija koncentrē karaspēku pie Ukrainas robežas.
tā tev to brīdi ir teiba, jo tas jau nenotika tā kā vienā dienā. Tur 2-3 mēnešus viss tas tā brieda, pasaule runā, tur Amerika saka, ka iebrukums ir nenovēršams. Bet man liekas, ka ikdienas patērētājiem tas jau nebija baigās, teiksim tā, pirmā ziņas, jo es neatceros, ka būtu tā kā decembrī. Ja? Krievijā, protams, par Krievijas ziņām bija mums, kas saka, Latvijas ziņās kaut kā. Tas nebija tā, ka man vismaz nav tāda atmiņa, kad es būtu to tā, ka man apzinājies. Ja? Jā, ka tagad kaut kas būs. Es atceros, ka bija kaut kāds moments, mēs prasām Krieviem arī tur, kad nekas tur, ka tas, nav iespējams. Tad, ko jūs tur rakstās, ka tur mēs izdomājam, ka tur kaut kas tāds, bet tā, kad tu saki, ka būtu tiešām kaut kas, nē, tā nebija sajūta. Labi, un pat tad, kad brauc uz logu, tu atbrauc uz logu kaut kādā attiecīgi, kad nedēļa pirms, ne? Jā, sanāk, nedēļa kaut kāds 18, 19, kaut kas tāds visticamāk. Un nē, tas ir februārs. Tur ir 14. vai kurā ir viņiem All-Star Games, pēc tam ir brīvs, un tad es kaut kādā 16, 11. Noteikti atbrauc kaut kas tāds. Un tā sajūta nebija tā, ka man jāņem kaut kāds vairāks mans līdzi, varbūt var neatbraukt vai kaut kas tāds. Apakaļ nebūs jābrauc kaut kas tāds, ka varētu kaut kas būt. Nebija nekā, nemaz. Bet pēc tam tu neesars bijis, ne? Kas tad? Pēc tam tu nebija nekādā mantām pakaļ nekur loģiski. Es tur sabīdīju kaut kādas tur, teiksim, tā mīlietiņas, ko atsūtīt, kas mums tur palika kaut kādas sentimentālās, mums kaut kādīgi tur sanāca atsūtīt, bet pa lielam apakaļ vairs neaizbrauc, tur palika viss. Es nezinu, tev tur kaut kāds kontakts, tu tur esi uzturējuši šajā laikā ar kaut kādiem tur, jo tu tur ilgi kupēji, tu diezgan ilgi nospēlē. Bija pēc tam vēl sanāk gadu, pusotru kaut kas, ik pa laikam kaut kas, bet, teiksim tā, tas jau nebija tēma, kas notiek, tas bija vairāk, tāds bet tas nav tāds konteksts, tas ir, ka kaut kas notiek, vai kaut kādas ziņas ir, vai Latvijā kaut kas noticis, ka viņiem interesē, viņi varbūt pajautā, vai kaut kas tāds, bet tā viņš arī pazūd pilnībā, teiksim, tā šobrīd nav nekas vairs palicis palēm. Bet vispār tas laiks Krievijā, tagad, kad tu viņu atceries, tad nezinu, noskaņojums sabiedrībā vai tam līdzīgi. Tam vispār, kaut ko tādu tagad. Dažreiz ir tā, tu it kā laikā, kad dzīvoji, nelikās, bet tagad, kad tu it kā tādu atskaties, likās, tur tā lieta notika, tā lieta, tas jau. Tev ir kaut kāda sajūta, ka tajos 2-3 gados, ko tu esi, ja? Kaut kāda priekšvēstneši ir, nezinu, ka sabiedrība tiek gatavota, tur mobilizēta vai tur kaut kā. It kā, kā Covid jau tad arī bija. Arī tas viss bija par to, un pat neviens nedomāja tādās kategorijās. Man liekas, es nezinu, kā tur viņiem bija tā politika, varbūt tur maksāja, nemaksāja, tur taisīja veikals ciet un bizness vai nē, un cilvēkiem bija nebija to, es tā nemācīšu tagad pateikt. Bet tas, ka viņiem, piemēram, ierobežojumi nebija kā tādi, viņi varēja diezgan brīvi dzīvot, salīdzinot ar citu pasauli. Tā kā, tas, vai viņam tajā brīdī bija grūti, man tā negribētu teikt, ka bija grūtāk vai kaut kas tāds kā citur. To, ka es piedzīvoju, mums liekas, ka te ir kaut kā tās, līmeņi ir tās ekonomiskie, kur ir slāņi, teiksim, tās 8 augšējais slānis, tad Krievijas ir ļoti izteikti. Tas bija, nekur Eiropā es tā nebija jūtas, kad ir tik ļoti, kad ir apakšējais gals un augšējais gals, un kad tā. Atšķirība milzīga. Ja mums vēl kaut kā bišķi, ir vietas, kur mēs samiksējamies, par Rīmī mēs pastaigājam kopā. Jā. Tur tomēr ir pilnīga, tur tie cilvēki, kas ir apakšējā, viņi neiet tajos veiklos, un pat tajā mājā neiet, kur ieiet augšējais gals, teiksim. Un tas augšējais gals jau nemaz nav. Augšējais gals skaitās, ka tu pelni, es nezinu, kas mums ir, 2000 mēnesī, tas viņiem jau skaitās, jau tu vari atļauties. Un tad ir lielākā daļa tomēr staigā pa. Bet tas varbūt bija pilsētas specifika. Gan jau, ka Sanktpēterburgā, Maskavā nav tā. Teiksim tā. Vai arī ir vēl trakāk? Jā, bet pa kartu neko nejūt. Nekas neliecina. Tagad tu saki, ka kaut kāds runas bija, bet tas viss bija tikai tā, kad ko jūs nekad ākstīšanās. Klausies, bet nonācu kā basītī, kā tu pats teici, tev jau tur ar to basketbolu īsti neviens saistīts nebija. Tagad nebija tas tāds, Iestūma. Tomēr parasti jau iestūma tos, kuriem viss ģimene zini. Nē, iestūma, tāpēc, ka kaut cik sanāca basīts, un tad treneri, kas tur bija uz vietas, Induls Mažēks, ļoti, es nezinu, vai viņš apzināti mēģināja stumt vai nē, bet man likās, ka stummiņi tur no skolas ņēma ārā, no rītiem vedas treniņiem tur.
pie lielās komandas lika klāt, kaut ko viņš bija asistents tajā brīdī arī. Un, kaut kā, es jau pats nekad nedomāju spēlēt basīti profesionāli. Varbūt vidusskolas pēdējā gadā kaut kā sapratu, ka varbūt varētu. Bet, labi, bet kur tad tu sāc? Vienkārši nezinu, ārā? Nē, es sāku jau no 7 gadiem sporta skolā, kā lielākā daļa. Visi principā, māma aizved, un es tur esmu 5. žeks komandā. Es vienmēr man priekšā Roberts Freimans bija labāks, tad bija garais, tad es apstājos 12 gados, bija maziņš, tad man bija ēt ārā spēlēt. Nemācēju nedriblēt neko. Tad, man interesantā jaunatne bija, bet tad kaut kā atkal paaugos. Tad sāku kaut kā tur uz izlasēm, kaut kādos radaros spēlē parādīties, bet baigi nekur nespēlē, tikai U20 nospēlēju. Jo tikai tad es arī kaut kā sāku tos lēcienus basīšu taisīt, ka es kļuvu labāks uz tiem 18 gadiem, 19. Pirms tam es tur muļājos, teiksim tā. Bet un tas tad arī tas pirmais brīdis, kad tu principā tajos 18, 19 gados domā, ka tu varētu... Jā, tas ir vidusskolas pēdējais gads, un tad tāds, ja būs, pamēģinās. Bet pirms tam es domāju vienkārši iet uz skolu mācīties. Vai tu būtu mācījies, ka tu būtu gājis studēt? It kā bija arhitektos domas. Beidz, tu vispār kreatīvu profesiju, zin kā. Un tās bija tās lietas, kas interesē vismaz tajā brīdī. Kas šķita, ka varbūt varētu padoties. Labi, no tāda viedokļa spriežot, tagad mēs te muzejā, kā noreklamējuši, mēs Zozeumā kā vienu lielu daļu no VF podkastiem. Tev vispār kādas savas attiecības ar mākslu? Ar mākslu varbūt netik spēcīgs. It kā tur... Man patīk un interesanti, bet laikam tur ir kaut kas mazliet arī jāzina dziļāk, lai kaut ko saprastu, jo tu vienkārši skatīties virsū, laikam nav īsti tas. Nē, es tev teikšu, ka nē. Skaidrs, ka painteresējoties un iedziļinoties vairāk, protams. Bet, zini, skatoties arī daudz ko lēnām, man liekas, kāpēc man vienmēr ir licies, ka ļoti svarīgi, lai mājās ir bildes, kad aug bērni, jo es vienmēr esmu ļoti ticējis, arī lasījis to, bet arī ticējis, ka bērniem caur to tāda, kā lai saka, iztēle attīstās. Viņi maziņi aug, tur 2-gadīgi, 3-gadīgi, 4-gadīgi, viņi skatās uz bildēm, mēs tur skatāmies un redzam kaut ko vienu, tas mazais, viņš redz kaut ko citu, un tas vienmēr ir pozitīvi. Tā kā es vienmēr arī pat ticu, ka vienkārši skatoties, tur ir, plus, man liekas, ļoti labi gauma attīstās. Cits starpā tā man arī vienmēr liekas, ka tu skaties. Es šim pieķēros klāt, tāpēc par to arhitektūru ieminējies. Par to arhitektūru ieminējies, jo tā ir, principā, arī mākslas nozara. Jā. Bet tā kā tas bija 20 gadus atpakaļ gandrīz, tad... Labi, pēc karjeras kaut kādu... Es pat daudz par to pēc karjeru runāju, it kā tu taisītos tev nevis uz vefu nākt, bet pensionēties. Pārāk ilgi apritē esam bijis. Bet tu mācīties, tas ir plāns kaut kāda? Jā, ir. Ko? Teiksim, tā pagaidām ir tikai finanses, parastās iemācīties kaut ko saprast, kā lietas notiek. Tas ir kāda vadība, tur finanses. Jā, uzņēmējdarbības vadība, teiksim, tā visticamāk, bet saprast, kā lietas darbojas un tad skatīties tālāk, tas ir līdz galam interesē vai ne. Labi, parunāju pēc tam, tad tev klausies Rumānija. Man kā tomēr gan basketbola cilvēkam, vismaz daļēji, Rumānija tomēr ir tas pirmais iespējas, tev pulkstens ir, tieši gan amerikāņi, tā kā čehu pulkstens. Bet kāds Rumānija, kāds basketbols? Es zinu to komandu, tur ir foršs budžets, stabila Eirokos un tā. Bet tomēr, kāpēc tāds lēmums? Pēc tik labas sezonas? Tur bija arī sakritība tāda, kad Rumānijas komandā komplektēja sastāvu. Treneris, kas Jeruzālēmē komplektēja sastāvu iepriekšējā sezonā. Un tad viņš tā kā ieteica man kā spēlētāju, kas tur, kā teikt, kas var... Nē, kāpēc viņi tev varētu gribēt, es pilnīgi iedomājos, bet kāpēc tu izdari izvēli par viņiem? Eirokaus tomēr tas bija arī tad, un... Loma kaut kāda komandā īpaši? Nē, es nekad neesmu prasījis lomas, ko vajag to dara apmēram, bet... Lielam bija interesants, un tas, kad arī finansiāli viņi bija diezgan spēcīgi tajā brīdī. Tā. Es biju Eiropā, man nebija iemesli nebraukt. Plus vēl bija kam pajautāt, Arts pirms tam bija spēlējis tur, un neko slikti neviens neteica, un aiziet.
Nu, labi, par šo komandu mēs plus mīnus zinām. Nu, tā kā viņi visu laiku ir ārpus tur un tā. Bet vispār Rumānijas čempionāts, kas tas par zvēru? Labi, sākam arēnas. Kādas vidēji arēnas? Pirmkārt, ir daudz komandas Bukarestē. 5, 6 komandas ir Bukarestē. Tātad, viņas katrai ir savu zāli. Vairāk tas ir kā sporta komplekss nekā arēna. Teiksim, tā ir olimpiskais vai lielāka? Lielāk. Nē, jā. Rapid zāle ir, olimpiskais, Dinamo zāle, jā, arī tā futbola komanda Stejau, vai kā viņai bija vārds. Tā kā olimpiskais. Pa lielam visi zāles tādas, neviena lielāka. Klūžai ir, protams, lielākā zāle, arī 10,000 arēna. Un tad ir pa malām komandas. Vietas līdz tur 2000. Jā. Līdz te? Klūžā ir. Pārējās tā. Ir vēl dažas pilsētiņas, kur ir tā zāle mazāk, vecāka ar kaut kādām tradīcijām, tā kā CBU. Un vēl viena bija Turga Mureša, man liekas, bija arī tāda veca zālīte, kur arī bija pilns. Bet tas ir arī, tur bija līdz 2000 cilvēku. Bet, laba atmosfēra, teiksim tā. Bet, nav viņam arī basīts. Arī futeni ir. Futeni tur jau vispār, tur jau ir. Tā kā, basīts ir. Klūžā ir arī basīts, teiksim tā. Un mēs tur arī daudz spēles. Eirokaus pats par sevi, bet... Bet pilnzāli? Jā. Jā, pilnzāli 10,000. Nav tas, viņiem pietrūks tas... Dienvidu, tas vīrišķīgais fans. Viņiem tur tomēr daudz ir sievietes, bērni, mammas ar atnāk. Tas bļāviens ir citādāks izklausās. Viņš nav tāds, kā ir latviski, tas hostile nav tas, ka tu nejūt tāds, ka bailes. Tā nav īsti tāds, viņš tāds nav ļauns, teiksim tā. Bet ir forša atmosfēra, tāda pozitīva, teiksim tā nav. Tā kā ir pilna zāle. Pa līgu. Daudz serbi ietekams. Tas turpat blakus ir ļoti daudz serbu spēlētāji, kas jau ir uz karjeras norietu daudzās komandās. Ārzemnieki. Viņiem ir diezgan maksātspējīgi arī līga. Daudzām komandām pašvaldības budžeti. Un vēl ar vieni tie vecie nosaukumi, tāpēc tie tie CMU, CSU. Jā. Tas tur visāds universitātes un municipalitātes. Šitie visi. Tā kā tur viņi arī domā īstenībā, tur bija debats par to pašvaldības naudu un publisko naudu, cik daudz drīkst, cik nedrīkst. Un kad tad, ja tā ir pašvaldības nauda, tad algas vajadzētu būt vaļā atvērtām visiem, ka visi zina, cik kam maksā. Tā kā bija arī debats par to tur pirms tam, bet man gribētu teikt, ka viņi vājais tas moments, ja viņiem nav vietā spēlētāji. Viņi var ņemt, tu jau var paņemt ārzemnieks, kāds tu gribi, ar tiem 6 tu neizvilks. Un tajā gadā, ka mums bija tas, viņu, teiksim, tā labākais bez mazai Rumānis, tas, kas tagad Spānijā spēlē Emanuels Skats. Mēs arī viss līgu, mums bija viens zaudējums finālā. Teiksim, tā. Bija daudz tuvi, jā, bet vienmēr varēja izlīst, jo tas Rumānis laukumā mums visu, teiksim tā, nevinnē, bet ļoti daudz iedeva. Jā, ka komandai. Jo citām komandām tev ir Rumānis laukumā, tev tā kā viens nebūs brīžiem, liekas, ka tur nav. Tas ir tas, kas viņiem klibo. Vai to var tik ātri attīstīt vai nē, viņi tos noteikumus tā kā liek. Pa vienam laukumā tur bija arī tā, ka līdz 23 gadiem pirmajā puslaikā jātur laukumā vai kaut kas tāds. Visādi ir izmēģināts, bet cik es saprotu, tas līmenis nav tā kā baigā. Tu vispār pats kā profesionāls tici šitiem visiem ierobežojumiem? Vai tā? Es esmu audzis bez viņiem, un tāpēc es īsti viņiem neticu. Es neesmu redzējis vēl pozitīvu. Kaut gan te laikam jāpiemina ir Krievijas puses. Es nezinu, kā bija, nebija, bet viņiem tā izlase bija spēcīga, kamēr bija tas kaut kāds noteikums. Pēc tam viņa kā vairs nebija, tas Krievijas laukumā vajadzīgs, tad arī tur. Bet es nezinu, vai tas ar to saistīts, bet man nav piemēra, kur tas strādā, teiksim. Tā. Jā, bet arī tur bija tie labie sasniegumi, vienu viņi nonaturalizēja no Holden, tad kas Kriļenko viņam toreiz? Zin, kā ar tādiem diviem, pirmā un 5. pozīcijā. Protams. Izrēlā arī ir tas pats, bet viņiem ir cits stāsts, kā viņiem ir nevienā līgā, es neesmu tā redzējis, kad spēlētājiem ir tā asociācija savā, un viņi reāli nespēlē. Viņam kaut kas nepatīk. Viņi visi vienkārši nespēlē. Jā, tieši tā. Vienkārši
Viņiem, viņi to uzskata tieši kā parastu darbu, kur mēs varam darīt citur Eiropā. Mēs kaut kā tomēr uzskatām, ka mums tas nav tāds parastais ikdienas darbs, teiksim tā, bet tur tā arī ir. Kaut kas nepatīk, ka mēs gribam 2 izraisa laukumā, streikojam. Un pat viņi tā kā asociācija, tad viņiem vēl tāds skaidrs. Un tur tad kaut kā viņi tur visu balansē to visu. Ka to pat nevis līga, nevis tur federācija, bet paši spēlētāji. Nebaidās. Iedomājies, tev atnāk uz VF9 pasaka, visi latvieši, mums nepatīk kaut kas, mēs netunēsimies, pasēdēsim malā, kamēr jūs te kaut ko neizdomāsiet. Un tur arī, bet viņi visi arī tā turās kopā. Labi, cita nācija. Jā. Visādās nācijās. Jā. Labi. Klau, pēdējo gadu, man liekas, tur vispār straujāk progresējošākā līga čempionāts valsts Polija. Ja tā paskatās pēdējos kaut kādos 5, 6 gados. Vēl tie izlasi, bet klubi Eiropā vēl pagaidām laikam pietrūkst, lai kaut ko Jā, bet, ja mēs paskatāmies, kur viņi bija pirms 5, 6 gadi, kā līga, kā nauda, cik latvieši tur spēlē. Bija jau latvieši arī pirms 20 gadiem, bet tas toreiz vairāk varbūt bija vairāk dēļ mūsu nabadzības, un kad tie poļi pirmi atklāja to mūsu tirgu, un tur kaut kā taciņu ieminās. Bet šobrīd, es domāju, viņi tā ļoti augoši un tā. Tad tava sajūta? Līdzīgi. Viņiem jau ir daudz komandas. Viņiem tas pols pietrūkst. Viņiem ir tas spēlētāju resursu vietējais. Lai tev būtu laba līga, tev jābūt ir vietējiem spēlētājiem. Tu nevari. Tad tev jātais ir 10 ārzemnieki, bet tā līga nebūs interesanti vietējiem čempionātiem, kā vietējā čempionātā, kā tur spēlēt ar visiem ārzemniekiem. Tas ir tas lielākais, kas ir šitām valstīm, kam ir komandas 16 līgā, teiksim, vai 14. Tev katrā komandā vajag tur, labi, pieņemsim 3 labas spēlētājus un 2 jaunos. Tas ir 5. Vienalga, 3 katrā komandā tev ir 15 komandas, 45 spēlētāji. Pēc tam, pietiekam augstā līmenī. Kā es, ka Polija taču ir, liela valsts, daudz spēlētāji, bet nav. Vienkārši nav. Klausies, labi, parunājam vēl par Basīti jaunībā, ja tā drīkst teikt, jā. Šitas 2000 gadi, cik tu vispār skaties basketbolu? Neskatos basketbolu vispār, neskatos sportu vispār. Tad labi, ko tu varēji skatīties? Dators nav mājās, ir 3 kanāli, LNT un Pirmās Rīgas, bet nē, tik cik ārā pats spēlēju basīti un uz treniņiem man nekad nav bijis ne NBA, ne kaut kāda spēlētāji. Es pat uz Liepājas spēlēm, es atceros, Līva valsts spēlēju, kaut ko es tur aizgāju, bet nebija tā, ka man tur likās... kā saka, man interesantāk likās bungas sist, nekā skatīties pašu spēli, tā kā... Arī tagad nav man skatīties basketbolu ir grūtāk nekā spēlēt. Spēlēt ir daudz foršāk un interesantāk, un es izbaudu viņu tādā veidā daudz labāk. Bet pats basketbols ir tev vairāk, kas ir tā kā darbs vai tā kā kaislība? Kaislība, kas pārtaps darbā? To jau daudz saka, nevajag savu kaut kādu, tas, kas tev patīk, taisīt pa darbu, jo tev sāks nepatikt. Jo, basītī, tu jau nevar tikai spēlēt uz laiku 5-5. Tur nāk visas līdzi, visi režīmi, visi pārbraucieni, izbraucieni, iescildīšanās, atcildīšanās, kas ir grūtāk bieži vien nekā pats spēlēšana. Tā kā, viņš ir pārtaps darbā, bet tikko notiek tā spēle 5-5, tad tas ir atkal atpakaļ kaislīgi. Bet labi, mēs parunājam par treneriem, kur tev nozīmīgākie šķiet un kas ir tādas pēdas atstājuši. Bet komandas biedri? Pirms profesionāli, kā es sapratu, basketbolu neskaties. Tā kā tie nekāda īpašo ietekmi uz tevi atstājuši nav. Bet tad, kad jau tu spēlē. Tagad man jāiet cauri karjerai pa gadiem. Kamēr tu domāji, ātri viens starpjautājumu. Ženka Suškins Liepājā. Jā, viņš tiešais pretspēlētājs sanāca. Daudz iemācīja, ko iemācīja vispār. Parādīja, kas ir džeku vīriešu basīts, vispār kādās kategorijās jādomā un jāsitās pa laukumu. Tas ir viens sākumā, bet tā, spēlētāji. Es arī neesmu tas, kas, tas laikam ir viens, kāpēc tas spēlētāji nebija kaut kāda sākumā. Man tāds elka lieta neliekās tuva. Tā, īstenībā, ja sākumu, tad Mareks Jurevičs Liepājā.
Jo tas man likās jau tāds, wow. Bet tāds, bija, var viņš tur pāris gadus vēl. Es atceros arī spilgt, mēs spēlējām vienkārši 1 uz 1 ar vienu driblu. Un es neko viņam nevaru izdarīt, kaut es esmu garāks. Un tā, neko vispār viņš man apspēlē, kā tajā vienu driblu. Visu laiku tur mazais pamājas, kaut kur aizliec kaut ko, un es nevaru, es no vietas nevaru izkustēties ar vienu driblu. Arturs Stalbergs, tas pats Liepājā bija, no kuru varēja kaut kā darbētīgi mācīties. Viņš bija... Bet kā spēlētāji? Jā, kā spēlētājs. Darba, mašīna vienkārši strādāja visu laiku uz sevi. Tad ejam tālāk. Spānijā ļoti nekas varbūt, bet nesaukšu, neviens tāds nav iekrits atmiņā. Vefs. Blūms Jānis. Kaut gan es jau viņu zināju no izlases visu laiku, bet Plūms. Bet tagad, ja mēs tā, kad saka Blūms, tad man izlasē laikam ir jāsaka viss. Janičēnoks, Blūms, kad viņi bija kā vecākie, Armanis Šķēli, 13. gadā arī. Uzreiz kaut kā tā bišķiņa pavērās cits priekšstats vispār. Kādam jābūt ir, kā ir jādomā profesionālam basketbolistam, to viņš viss tā kā kaut kādu priekšstatu, kā es teicu, rada tev kā jaunākam, kas ir vajadzīgs. Ja tev nav tas kontakts, tad laikam, es laikam palikšu tad pie viņiem, jo klubos, tomēr mēs katrs kaut kādās mazliet sautīgās interesēs klubos spēlējam, un bieži vien pat spēlētāji paliek ar netām pozitīvākajām lietām atmiņā. Bet ja tev būtu jāpajautā tāds, tavuprāt, nesautīgākais Latvijas basketbolists, ar ko tu esi spēlējis? Šī vārda nesautīgākais, nedomāju naudas ziņā. Drīzāk tāds, kurš tiešām tur sevi nepažēlos centimetru dēļ nekad. Arturs Strelnieks? Cits starpā, vai ne? Ar to pēdējo teikumu tu man iesēdināji, ja sev nepažēlos, tad laikam man jāsauc būt Arturs Strelnieks, kas arī tiešā veidā ar darbu panāca visu, ko viņš panāca. Un sapur nost. Es laikam, palikšu pie Artura Strelnieka tādu, kas ir tiešām nepažēlos. Jo pārējie, kaut kādā mērā vienmēr pažēlos. Tas ir tāds, basketbols tomēr nav individuālais sports, ka mēs varētu pateikt, ka tu maksimāli visur izliecies. Ir, protams, darba rūķīši visādi un tā, bet tāda ir maz. Es esmu dr. Ilona Vilkoite, praktizējoša gastroenteroloģe un Avibiotics radītāja. Avibiotics ir probiotiskas baktērijas saturoši uzturu bagātinātāji, kas radīti dažādām dzīves situācijām. Ikdienas labsajūtai, atbalstam stresa periodos, fiziskās aktivitātes posmos un īpaši sievietes vajadzībām. Parūpējies par savas gremošanas sistēmas labsajūtu un izvēlēs Avibiotics. Labi, bet tu, ja es nekļūdos, tad tev taču pirms līguma ar poļiem ir piedāvājums no Bundeslīgas. Bet tu izvēlies poļus. Man nekad tā... tas ir tā stereotipis noteikti un kaut kā sēž tā Vācijas līga galvā. Ka tagad sūdīgi? Tas basīts, kad es... Bet no otras puses pasaules čempioni, Eiropas čempioni. Protams, bet tas... Olimpiādē, par kuriem bija Olimpiādē Parīzē? Tad mēs tagad varam teikt... Ceturtie? Tad mēs varam teikt, ka arī LBLs mēs esam pasaulē 5. bijām, Eiropā nesen bija, tad jau Latvijas līga, bet tas tā nestrādā. Tu nekad, nevienmēr var to vietējo līgu tomēr arī izlast kaut kā vilkt paralēls. Un, nezinu, līga ir, viņam aug, jā, bet... Es jau Polija tev likās perspektīvāks toreiz izvēle. Man jau nebija tā, ka man bija jāizvēlās vainu. Man bija Vācija, un tad es Vācija, ka nē, tad vēl. Okay. Teiksim tā, tas tāds tuvāk. Bet es nevaru neko slikti pateikt par Vāciju, bet vienkārši man ir sajūta, ka tas nav mans. Tas ir viss.
Vai tā ir vai nav, es pat nezinu. Tā ir tikai sajūta līmenī. Nu, bet, Klau, poļu treneris, viņš kaut kādā, labi, man liekas, tev viena no labākām sezonām, ja ne gluži varbūt visā karjerā, tad pēdējos tur gados noteikti. Tur vismaz no malas tā izstījās. Labi, piekrīt, tur nebija rezultāts kopumā komandai, bet individuāli. Ja mēs pastamies tur gadus atpakaļ, tur tāpatās savā ziņā varētu teikt pat Aigaram un Siliņam. Kas tas trenera kaut kāds faktors, kaut ko pamanīt tajos spēlētājos, kur citi treneri nav pamanījuši kaut kā atvērt? Jo tomēr tas tā ļoti uzskrītoši, ka tur tāda sajūta līmenī, kā bez mazai virsperformance. Viņš laikam ir tas treneris, kas manā vismaz karjerā ir bijis viss. Tas, kas teiks par to atļauju, tai upē plūst. Viņš nemēģina pretoties, kas notiek tik ļoti kā citiem. Ir jau pirms sezonas ir kaut kādas idejas, kaut kāds spēles plāns vai redzējums, kā jāspēlē, un tad viņš mēģina diezgan spītīgi pat brīžiem to visu likt virsū. Vai sanāk vai nesanāk, vienmēr vajag laiku, pēc mēnešiem. Viņš tā kaut kā uzreiz atļauj spēlēt, un tad kaut ko mēģina piekruģēt, un tad spēlētāji spēlē pēc savas, kas viņam sanāk. Spēlētāji dara to, ko viņi vislabāk māk, tad visērtāk jūtās. Un viņš nelauž, viņš neliek to darīt lietas, varbūt, kas to nepatīk. Un ja arī liek, tad, teiksim tā, neuzreiz, vai ne tagad tu dari šito tikai neko citu. Kas ir, citi treneri ir tā, vienkārši es gribētu darīt tā un visu, un neuzdod man jautājumus. Tas ir tas. Viņš piekāpīgs, jā, es nezinu. Bet, ja tev būtu jāslīdzina Latvijas treneriem, nezinu, stereotipus, bet nezinu, Bakijs nav kaut kāds bišķi līdzīgi? Jā, viņš arī atļauj diezgan brīvi spēlēt, jā. Un, polijas treneris, viņš ir mans gads, viņš vēl jauns ir. Zini kā, tu to dari parasti līdz kamēr tu dabū tādu kārtīgu sitienu. Viņam pagaidām, kamēr sanāk, tu turpini darīt. Bagiem jau arī bija pāris gadi atcies tur Ņižņī. Eirolīgā izsitās. Kamēr tu liekas, ka viss notiek, kad man pat nekas nav jādara, viņi paši visu sadara. Līdz brīdim, kad kaut kad nesanāk. Un tad, kad treneris rāda pieredzi, tad to momentu, man liekas, ka sāc just labāk un labāk, kad tev ir kaut kas jāmēģina uzlabot, laust vai mainīt vai nē, vai var ļaut tiem spēlētājiem tomēr pašiem to spēli lasīt un novadīt. Bet, tad, kā es teicu, viņš ir jauns vēl, viņam cik tad bijis tās sezonas kopš, ka galvenajām šī varbūt viņam 5. kaut kāda varētu būt. Daudz veiksmīgs, vinnējis arī Ziemeļlīgu un Polijā 3. vieta laikam. Un viņš jau bija asistents arī Polijas izlases treneriem. Tā kā no viņa ir daudz mācījies visu kaut ko. Tā, neko sliktus pateikt nevaru, bet kas ir tā visu panākuma atslēga, es arī līdz galam pagaidām saprotu, jo vienkārši ļauj spēlēt. Bet, labi, šim varbūt ārpus konteksts, bet vispār tavā karjerā, ja tu atceries treneris, ir kaut kāda, ko tā īpaši gribētu izcelt, kas tev tā visvairāk, es jau pa profesionālu karjeru, kas tā kā... Džikičs man ļoti patīk arī kā treneris. Viņš laikam man tāds... Es nevaru teikt vienīgais, bet tas treneris, kuram tu nekad negribi neko, tā kā, tu nevar būt dusmīgs uz viņu, jo tu jūti, ka viņš pilnīgi ar visu sirdi ir iekšā. Tajā, ko viņš tev dara, saka par visu, ja viņš tev kaut ko arī saka, tad tas ir tā kā, tīri. Viņš var bļaut, var nebļaut, var lamāties brīžiem, bet tu jūti, ka tas nav, kaut kā... Personiski. Brīžiem tas varbūt arī personīgi, bet tāda tīri tas ir. Tu nejūties, tev viņš ir tik ļoti ar to visu iekšā basketbolā, ka tu dari, ko es tev pilnībā uzticos. Viņš tev vistīrāk, teiksim tā, pret kuru nekad nav. Kāpēc to šitā lietas? Tu taču neko nesaproti. Šitas. Citur ir, tās domas jau iezogās bieži. Kas tas tāds tagad ir? Vai kaut... Tur ļoti, ļoti, es pat negribu teikt, protams, ka ne vispār, bet ļoti maz tādi momenti ir pas visu sezonu. Un es domāju, ka tas bija visai komandēri, un tāpēc mums ir sanācis tas Champions League fināls, teiksim tā, bet tur viss sakrīt arī. Viņš mums bija treneris ir komandas sirds mums bija tajā gadā. Tā bieži nav parasti kaut kāds spēlētājs, mums reāli treneris bija komandas sirds, un viņam tieši 3-4 dienas pirms fināla mamma nomira. Un tad arī jūtam viņam pamainījās ļoti daudz kas.
Un arī viss tā sezonas beigas uzreiz tā, ka pēkšņi tā sabruka, teiksim tā, tas kārš namiņš. Tieši pirms fināla, teiksim tā. Bet, jā, viņš ir tas treneris, kuram neceļās roka neko pārmest, pat ja viņš kļūdās. Nu labi, skaidrs. Nu labi, ja tev vēl kāds būtu jānosauc. Otrs, top 1 skaidrs. Nu, te ir kādā kategorijā, Gailīts man ļoti daudz ko iemācīja. Cik tu nospēlēji pie Gailīša? 2 gadus, ja? Ne, 3. Nu, 2,5 sezonas. 2,5 sezonas, jā. Nu, tā sanāk, jā. Arī Agrs Galvanovs, kas man ļoti daudz iemācīja Liepājā pašā sākumā. Bet, nē, man ir, laikam, kad Jānis ir... viņš arī tikko sākā galvenais, teiksim tā, mācīšanās process ļoti daudz bija iekšā iesaistīts, gan man, gan... Pēc tam, tu jau vēl bija laika, pēc tam jau viņš tur sāk uzvarēt vismaz vietējā līmenī, un arī vēl pat mums bija labs sezonas arī Čempionu līgā, tur Covidā, bet tad, kad tu biji, tad jau īstenībā tie rezultāti, sezona beigās nemaz nebija tik labi. Jā, 16. gads mēs ļoti labi atceramies, jā, tur 7. spēle Valmierā, un 18. gads, toreiz, kad no VTB tā fināla, play-offu loga mēs dabūja traumu toreiz, un mēs, man liekas, no 1-1 paņēmām 3. spēli 2-1, un pēc tam nolējām 3 spēles pēc kārtas. Tur arī sākās, tur kaut kā tā, tur komandā arī sākās bišķiņa. Bet kas tieši? Ievēšanās. Tas laba sezona bija. Es tās beigas bija tā kā uz soliņa bišķiņa, teiksim tā, bet... Es tagad neatceros, kas tieši sākās, bet tur bija tas arī sastāvs mums nebija, man liekas, tas bija tas gads, man liekas, ka Pols Kārters bija, vai ne? Un, Aleks Peres, vai ne? Tas ir tas gads. Vai Pako bija ar Valmieru, Peres bija, jā. Jo vispār, mēs tajā sezonā bijām Himkus paņēmuši, atceries izbraukumā. Mēs daudz, tiešām, burvīgs. Mēs bijām talantīga komanda, kas var vinnēt spēles, bet mēs nebijām komanda. Tas arī tas, kas ir finālos vajadzīgs. Tev tu var būt mazāk talantīgs, mazāk labs, bet tev jāgrib vairāk vinnēt. Ventspils laikam toreiz tāda bija, ne tur. Un man liekas, ka mums tas bišķi pietrūk, jo ja tev finālā sākās kaut kādas iekšējās rīvēšanās, kad tur apmēram, domā piespēles nedošu un šitie sākās, tad, es nesaku, ka tā bija, bet ja tādas lietas parādās finālā, tad nav tur īsti komanda. Tad kaut kas pietrūkst. Tur, varam vinnēt spēles, viss sanāk, nav problēma, bet kad kaut kas nesanāk, tad vajag to momentu. Kad viss tā kā... Labi, bet ja tu nebūtu notraumēts, būtu savādāk? Es nezinu, to jau tā nevar pateikt. Bet tu biji tādā gadā baigais faktors. Jā, bet treneri arī zina, kā tas ir grūti, ja es spēlēju 30 minūtes spēlē un man ir ļoti daudz bumba un ļoti daudz lietas iet cauri mani. Un es pēkšņi esmu ārā. Tev jau nevar aizstāt, un tev pēkšņi jāspēlēja savādāk, tu jau tāpat vairs nevar spēlēt. Jā, un klāt arī nevar paņemt vairs. Jā, tas ir grūti. Tad ir parasti tā, ka parādās pēkšņi kāds cits spēlētājs un kaut citas lietas darīt, bet tur tas loks bija tik maziņš, kad... Jo es jau, mēs jau jūnijā spēlējam. Laikam pats sākums, jā. Mēs iegājām iekšā, es celu salauzu 29. Pa 2. Mājas, es 30. man tā bija bija pēdējā spēle, vai ne? Man 30. bija operācija, jā. Tā kā... pēdējā spēle ar CSKA, es domāju, pēc tam mēs Jā. Un pēc tam mēs tikai spēlējām vēl tā kā arī gara sezona. Es domāju, ka ir jau kas grib mājās, ka ir jau kam ir viss šitā jau. Tas tajā sportā ir tas grūtākais. Labi, bet toreiz, atgriežoties nedaudz pie Gailīša, vēl tomēr jauns treneris, kaut kur bija arī tas, ka viņš netika galā. Nezinu, pieredzes trūkuma dēļ kaut kāda tur. Jā, noteikti, bet palielam tas ir tikai pieredzes trūkums. Jebkuram, ja tev krājās gadi, kur tu esi bijis kaut kādā sfērā vai kaut ko piedzīvojis, tu jebkuru situāciju jau sāc, šitas ir bijis, jo tev vairāk gadi kabatā, jo tev vairāk situācijas ir bijušas, un tu māki reaģēt uz kaut ko, kas notiek, un tu ātrāk var paredzēt kaut kādas lietas. Šādi, kad kaut kas sāk neiet vai kaut kas buksē, protams, tu pieredze ir būtībā pat nezināšanas. Tu vienkārši vai tas ir bijis tev kādreiz vai nav bijis kādreiz. Ja tev tas ir bijis kādreiz un kaut ko izdarīji, strādāja, nestrādāja, tad pieņem lēmumu, kā darīt nākšo reizi. Tas arī viss.
Nu, labi, tagad jau, protams, cik tu Žeņu esi redzējis tur pāris reizes, jā. Bet nu, kopumā, ja tu atceries Žeņu toreiz kā asistentu, un tagad pirmais iespējas par viņu kāds? Man jau nav tāda pirmā iespēja vairāk. Pirmais iespējas, es domāju, ka man bija 17 gadi. Nu, jā, nu, protams, bet nu, pret tādu sajūtu toreiz viņš kā asistents, cik viņš kā 2-3 gadu laikam ir uz to brīdi, 3 pie mums. Nu, nē, man liekas, ka jābūt ļoti labi īstenībā, jo viņš ir tas cilvēks arī, kas var tā, nu, stingri, konkrēti pateikt kādam kaut ko. Un it kā liekas, ka viņš tāds klusāks brīžiem ir vai kaut kas tāds, bet kad ir kaut kas jāpasaka, tad ļoti labi var, teiksim tā, ka lai nav jautājumu vairāk. Ar vienu reizi pietiek bieži vien. Tā kā es domāju, ka tur nebūs mums nekāda diktators, viņš nebūs gan jau, ka. Bet es domāju, ka uz galvas kāpt neļaus nevienam. Būs īstenībā mums vajadzēja būt visam ok. Mēs esam, teiksim tā, arī vecāki jau daudzi, kam nav, teiksim tā, gluži jābūrē kaut kas iekšā. Un tad mēs ārzemniekiem pastāstīsim, kas ir tā, kā es domāju, ka viņam nebūs jāvēl kārā savu šitā stingrā roka. Ne, bet tādā ziņā patīk Gailīts, kurš pateica, ka viņam, kas tur žurnālists, laikam censos Letā interviju vai LSM-ā, viņam tagad saka, jautā par Žeņu, kā viņš vērtē tur un tad tāda frāze, ka, bet viņš tāds klus, tāds mierīgs un Gailīts man patīk. Viņš saka, klausieties, tā, kad es pie bankība, es arī mierīgi sēdēju uz soliņa. Tas no lomas atkarīgs, jā. Tā, ka tu esi pirmais, jā, tu esi mierīgs. Līdz ar to nevajag pieņemt, ka Žeņa būs mierīgs kā pirmais. Jūs vienkārši zinat kā otro. Tā pavisam cita lieta. Protams. Jā, viņš pie banki arī mierīgi sēdēs soliņa. Otrs jau, protams, ir kaut kādā ziņā atbildība ir cita, un tad ir, kad ir tu esi tas galvenais, kas pa visu, kas notiek laukumā atbildi, un tad ir kā tu uz kaut kādām lietām reaģē. Loģiski, tur mainās kaut kādas, vienkārši kaut kādas emocijas tev mainās, un kā ar viņām tiec galā, bet jā, pilnīgi piekrīt, ka asistenti varbūt, viņi arī citas lietas skatās laukumā, bieži vien nevis tikai kaut kādas, kas emocionāli notiek, bet tieši punktu skaita tāfelītē vai kaut kādas epizodes. Bet par galveno treneru es domāju, ka būs viņš daudz savādāks nekā ir asistents. Es nezinu, protams, cik tur sekoja līdzi uz to brīdi, kad mēs tur lēmām par to treneru, bet idejiski vispār, kaut ko sekoja, mēs jau tur kaut ko runājām jau tajā periodā. Tad tev tas bija drīzāk pārsteigums vai drīzāk, tā kā mēs apstiprinājām, jo daudziem es saskaros to, ka tas bija tomēr pārsteigums, ka bija kaut kā nokomunicējies psiholoģiski pat Latvijas basketbola esošiem cilvēkiem, ka Žeņa tāds otrais, ka viņš tā kā nav pirmais. Ja būtu viss, teiksim, tā palicis kā ir, teiksim, ja tu pirms tam nebūtu stāstījis, ka būs kaut kas, to paliks labāk klubā un tam līdzīgi, kādas pārmaiņas būs un tā, ja būtu viss vienkārši turpinājis kā pirms tam, tad varbūt man būtu bijis lielāks pārsteigums. Bet tagad, par cik ir tāds, bišķiņ svaigumiņš, tad nē, tad ir viss ok, tad varam. Tas, man liekas, pilnīgi normāli. Klausies labi par citiem sporta veidiem, pieminējies par komandu un attiecīgi individuāli tu kaut kādu tev aizraušanās, teiksim tā, ārpus profesionālā basketbola kāda sporta veida. Tad divas lietas, man liekas, basketbolistiem ir pēdējā. Visu laiku bija viena, golfs, jā? Tagad ir bija otra padels. Padels spēlēt, man ir pārāk viegli, jā. Tas ir tāds... Bet tu spēlēsies? Jā, bet viņš tāds vienkārši, teikšu tā, pat pa viegli liekas, tāds vajag kaut ko izaicinošāku. Labi, tenis. To es neesmu mēģinājis vismaz, bet es gribu ļoti pamēģināt tenisu. Bet es neesmu tas, kas ļoti ar citiem sporta veidiem aizraujās, teiksim tā arī. Man ir basīts. Un, kad nav sezona, tad man nav sezona. Tad pēdējā laikā, kad nav sezona, es kaut ko būvēju. Teiksim tā. Tā kā tīri celtniecībā, ja? Vai plāns? Jā, nē. Jā, man patīk salikt kopā lietas un uzcelt kaut ko jau vairāk. Tagad ir laukos daudz ko darīt, un tad man tur var pazust uz 12 stundām, man viss izslēgties ārā. Nē, es neko nevajag. Bet bērni tev kāds, meitas kāds sporta veids? Nav man izvēle, teikšu tā. Bet kāds? Ja man būtu jāizvēlās? Jā.
ko tu novēlētu? Tā kā, zin kā, no malas parasti skaties, kā neesot iekšā, vienmēr liekas, ka lietas skaistāks. Viss notiek, ka komandas sporta veids. Jā? Es domāju, ka jā. Okay. Tur tomēr iemācās to sadarbošanos. Tas, kas to noderēs, protams, ir, ja tu vari pats laust kalns un ir spēcīgs raksturs, jā, iziet, bet pa lielam tomēr kaut kādā ziņā saprast cits cilvēks, sadarboties. Tā ir kaut kāda, sastrādāties arī dažādu raksturu cilvēkiem, teiksim tā, tas ir diezgan noderīgi. Tā kā es uzskatu, laikam, komandas sporta veids. Bet tu vairāk sportu redzi pat nevis tā kā kaut kādu ceļu panākumiem, bet vairāk kā tādu skolu, vēl vienu universitāti, 100%. Kas vienkārši iemāca dzīvot. 100%. Jā. Tas ir kā, protams, citi redz to sportu. Cits jau redz tikai sevi, kā es šeit un viss, un tā neskatās. Bet ja tu redz, kā lietas strādā, kā cilvēki miedarbojas savā starpā, tur treneru attiecības ar spēlētājiem, tagad gan ir izzuduši tur hierarhijas, teiksim, jaunākais, vecākais. Tagad kaut kā mazliet jocīgāk ir, kad jaunajie var, negribu teikt, var runāt pretī, bet vairs nav tādas, kā kad es augu, kad bija savādāk, ka veciem kaut ko pasaka, tad tu neiedomājies pīkstēt pretī. Bet to visu iemācās. Tāpat tu aizies uz darbu, tu kā jaunies nevari tagad cilvēku, kas tur nostādies 20 gadus, mācīt dzīvot. Bet mūsdienās tas sāk pazust, varbūt. Tāpēc, nezinu, jāsāk pārdomāt, vai tas sports ir īstā vieta. Nē, bet kaut gan arī sportā sāk pazust. Tā kā laikam tad tas ir spogulis, kaut kādai sabiedrībai, tad visticamāk. Tādā ziņā es domāju, tā ir laikam vienīgā profesija šobrīd tādā demokrātiskajā pasaulē, vēl, kur tu vari pilnībā vienkārši priekšnieks, piemēram, galvenais treneris, iedomāsimies viņu formāli kā priekšnieku, kā direktoru, viņš vienkārši bļaut uz tevi, labi, sist nevar, bļaut, lamāt, mest pudeli pa sienu, un tas principā ir normāli. Jā. Es domāju, tā ir pēdējā profesija. Labi, zini, kā ir. Protams, bet es vairāk to, ka daudziem liekas, ko var, bet, ja tev ir arī spēlētājiem bieži vien, tu pat nevar komunicēt bieži vien normāli, kad abiem puls ir 100 pāris, stresa līmenis, visi tas, tu pat gribēdams nevar normāli tā mierīgi apsēsties un pateikt, tev nāk ārā, bļaujot visu. Pat negribot. Tā kā tu to ar laiku pieņem kā normu. Nezinu, bet to jau laikam, bet kaut gan jāstāda būs, kā tagad ir jaunatnē. Es taču nedrīkst treneri kliegt jau vairāk. Mums vēl drīkstē jaunatnē tagad. Kā jaunie izaugs, kad nedrīkst uz viņiem pabļaut, tad redzēsim kādu. Varbūt mēs lēnām beidzam tolerēt kliedzošos trenerus. Klau, labi, atgriežamies vēl sekundi, es gribēju par to Poliju pajautāt. Bet tev taču pagājušā sezona, ja nekļūdos, ir sezonas laikā iespēja pārēt Zanvilu. Jā. Kāpēc nepārēja? Tomēr tur finansiāli stabilāks klubs. Jā, bet mēs tajā brīdī arī sākām mēs labi spēlējām. Tur bija tā, ja es aizietu, tad tur viss būtu sapratis. Bet tev bija kaut kāds brīvs līgums. Tas izēja, jā, es varēju. Un tas nebija jau tā, ka tas piedāvājums tagad būtu tā, ka tagad man jāskrien uzreiz. Viņš tur bišķi lielāks bija, bet viņi tajā brīdī ar grūtībām saskarās, viņi grūti spēlēja, viņiem tur treneru krēsls, nezinu, es ar to treneru runāju. Un mums atkal visi iet uz augšu, viņiem tā kā visi iet uz leju. Un tagad man liekas, tur iekšā, nezinu, nelikās tā vērts. Plus vēl mēs tikko viņus vinnējām. Tad tur 20 pār. Tas ir tā sportiski liekas, tagad tieši pie viņiem. Kaut kā nē. Nezinu. Tajā brīdī nelikās, kad vajag, un tas arī viss. Man daudz ir tā, kad uz sajūtām, kad vai ir vai nav tā sajūta, ka vajag vai nevajag. Bet vispār karjerā tu esi pieņēmis vai bieži esi pieņēmis lēmumus primāri tieši no naudas? Vai drīzāk nē? Man nav tā bijis nenormāli, kad ir ļoti tā, kad ir tik konkrēta starpība, ka tur ir viss slikt, bet ir nauda. Un tur ir viss labi, bet maksā mazāk. Tā man nav bijis tā, ka pilnīgi ir. Jo ir jau vienmēr iemesls, kāpēc kaut kur maksā vairāk. Vienmēr, tad vai tu vari to pieciest vai nē, tas cits jautājums. Bet man nav bijis tā, ka ir
baigie naudas piedāvājumi bijuši. Es neesmu tas spēlētājs. No tiem GM-iem, kas maksā, bieži vien viņiem ir īpašniekiem jāpaskaidro, kāpēc viņš tam spēlētājiem maksā. Es neesmu tas, kas metīs 25 ar 1-1 spēli, ko tu vari konkrēti redzēt. Es viņam maksāju par to, ka viņš met bumbu grozā. Es daru daudz citas lietas, ko ir grūtāk paskaidrot varbūt naudas devējiem. Es nezinu, es tā mini brīžiem, bet man jau ņem bieži vien treneri kā spēlētāji, kas var darīt daudz lietas laukumā. Un to ir grūtāk nopārdot kā speciālistu. Tā vismaz man ir izveidojis tāds priekšstats. Bet ja tu vispār atskaties uz savu karjeru līdz šim, attiecībā uz lēmumiem, tad, ja tu atgrieztos, 2011. gadā, kad tu, man liekas, beidz Liepājā, kad tu sāc izkāpt no kaut kādas tāda jauniešu savā ziņā basketbola kaut kādas tur vagas, vai vides. Tu ir lēmumi, kurus tu tagad pieņem savādāk? 16. gada beigas, visticamāk, ka mēs zaudējām Valmierai. Jā. Ja tad bija pēc tā sezona bija, teiksim, tā sāpīgākā, kas man ir bijusi. Basketbola ziņā un vienkārši man kaut kā tā pati sezona likās tāda grūta. Baigas emocijas tā. Un jau vienkārši gribējās prom. Okay. Vienkārši gribējās, ka nē, viss prom. Un tad bez mazai pēc iespējas ātrāk, kas bija, un viss. Pēc un tad tu aizbrauc uz Franciju. Jā, pareizi, Francija. Jā. Uz to šalonu, jā? Jā. Un tad bija, kad vienkārši. Un tad pēc mazai pirmo, ko runāja, visi braucam. Labi, bet nebija arī slikts piedāvājums. Laba komanda, laba līga. Jā, bet ne mans. Ne tavs, jā. Bet viņi jau tajā gadā vinnēja Franciju. Jā? Es jau aizbraucu, es atbraucu šapakaļ. Jā, tu esi atceros šajā ziņā. Bet viņi pēc tam vinnēja Franciju. Tā kā bija jau laba komanda, viss bija labi. Bet tas ir tāds moments, varbūt, ko es gribētu, nemainīt, bet mazliet savādāk ar vēsāku galvu tam visam pieeja. Tas bija tāds, negribu teikt emocionāls, emociju lēmums, bet jā. Vēl kaut kas. Īsti laikam baigi, nē. Jo lai kaut ko mainītu, vienmēr ir tas risks, ka būs sliktāk. Bet tu vispār pēc dabas esi tādā ziņā piesardzīgs? Vai tāds avantūristisks? Vispār, laikam jau, kad piesardzīgs. Drīzāk piesardzīgs. Laikam jau, kad piesardzīgs. Es nevaru teikt, ka nē. Es jau arī uz Poliju aizbraucu, tāpēc, ka es negribu gaidīt oktobru un trenēties viens pats kaut kur. Teiksim, tā bez čemas beidzās, kaut kur jābrauc. Bez mazai. Bet tev, tu taču esi A pieredzējis, B labs, kā tu teici. Tāds no vienas puses varbūt tu tur neesi pirmais, ko komplektējot komandu, tur ģenerālmenedžers un treneris meklē, bet tāpat laikā, tu jau saproti, tev vērtība augsta, tāpēc, ka tur skaidrs, ka oktobrī darba dabūt. Jā, bet tajā pašā laikā ir, kur es trenēšos, notraumējos, nezinu, kaut kas ir. Tāda nezinu. Man ir, tas varbūt, protams, arī kurā dzīves posmā tu esi. Un kādi varbūt, es nekad nebiju tā līdz galam darījis, un šobrīd es to arī negribētu sākt darīt. Tas arī. Tad es domāju, ka laikam vairāk piesardzīgs nekā avantūrisks. Vismaz man nav tāda baigie šādi lēmumi bijuši karjeras laikā. Klausies, Latvijas izlasē to spēles? Redzēs. Tagad, kad sanāk augusta beigās, redzēs. Šodien ar citu ziņu, ka Porziņš nespēlēs. Tā, kad podkāsts iznāks, tad jau tā būs 3 dienu veca ziņa. Mēs pirmdien ierakstām. Es vēl neesmu lasījis. Jā, šodien ziņa, ka Porziņš nespēlēs. Žēl. Bet neko. Esam jau laikam kaut kādā ziņā iemanījušies spēlēt. Ar kas tajā brīdī pieejams ir. Tā jau mums vienmēr ir kāds kaut kur nokrīt, atkrīt un iztrūkst. Bet, Internets vēsta, kas man bija pārsteigums, ka tev ir viens ļoti īpatnējs rekords, ka tu esi spēlētājs, kurš ir atgriezies Latvijas izlasē pēc vislielākās pauzes Latvijas basketbola vēsturē. Es jau ka tu neesi spēlējis izlasē tik lielu posmu, un pēc tam atkal spēlējis izlasē, un nevienam nav bijusi tik liela pauze. Kur tu man tā lielā pauze bija? Tagad jau man nav nekāda liela pauze. Nē, iepriekš no tā, kura tur gada, kad tu nespēlēji kaut kādu laiku. Jā.
Es tikai par to, Tur jau es arī nespēlēju, teiksim, ne piespiedu kārtā, bet tur jau tās spēles bija tādas, kur varēja nespēlēt. Nē, taisnība. Bet kāpēc jau to jautāju? Bet vispār tavs sajūta par savu karjeru Latvijas izlasē. Tev ir tagad, domājot par šo ciklu un par nākamo ciklu uz Eiropas čempionātu, tev ir kāds noskaņojums? Ka tu vēl lielākās spēles vēl nospēlēsi Latvijas izlasē, uz to es vēl... Nē, es pat kaut kā nekad neesmu domājis izlasēt tādās kategorijās. Izlase ir vienkārši tajā... tas ir foršs basketbols, tas ir pirmkārt. Par to mums nemaksā, tāpēc viņš ir foršs basketbols uzreiz savādāk. Tas ir tas īstais hobijs, ko parasti saka. Bet, nē, kamēr gribās, kamēr tas nesāp. Kamēr aicina? Tas laikam ir pirmais. Kamēr aicina, kamēr gribās un kamēr nekas nesāp, var spēlēt. Un tad, tu ej no loga, no sezonas uz sezonu. Lielākās, kas tagad ir tad jāgatavojas, labi, tagad ir tam kvalifikācija, kaus. Kas man tagad varbūt uz 29. gada čempioni jāgatavojās. Cik jau būs 29. gada čempioni? 38. 38, normāli pasties. Nē, es saku, no loga uz logu, un tad arī skatīsies. Bet vispār, ja tu vērtē, Latvijas basketbolu izlasi tagad, kontekstā ar to, kas ir šobrīd reāli pieejami, kur spēlē no loga uz logu, šajā posmā vispār, nevis tieši šajā augustā, bet tajā posmā, un tie, kas te jaunie nāk klāt, tev vispār kāda sajūta ir? Jo daudz, ja mēs skatāmies, mēs tur 23. gadā piedzīvojam, tur baigo entuziasmu. Un tu tad, kas ir raksturīgi līdzjutējiem, tad vairs nekā nebūs, un pasties pat poļus nevaram vinnēt. Tā tava sajūta, ja mēs skatāmies uz Latvijas izlasi, kas mums ir pieejami spēlētāji. Jā, nostabilizējās, es gribētu teikt, ar to. Arī pirms tam bija tie ciklos. Mums tomēr, it kā saka, tur, ja neatbrauc labāk, ja tāpat visi spēlē. Bet mums bija tomēr tas 16, 18 spēlētāji kaut kāds pat mazāk. Es pat pie 15, kas arī tur par riņķi rotēja. Un tagad ir pienāk klāt vai izmēģinājumi vairākas. Mums atkal jāatrod ir kaut kāds kodoliņš, kas tiek parasti tiem logiem un kas spēlē. Mēs taču arī pie bankī nesākām spīdoši. Mocījāmies ar Rumāniju, Baltkrieviju priekškvalifikācijās, un tad kaut kā visi reizē caur 2 gadu pagāja līdz tam. Un tad tā Serbijas spēle, kur mēs izbraukumā pa 1 punktu zaudējām, tad kaut kā laikam visi saprata, ka var. Pēc tam jūs visas vinnējāt ar citajā kvalifikācijā. Pilnīgi viss. Un tad Kristaps arī piebrauc, kur bija tās Turcijas spēle Rīgā. Un Anglijā. Angliski un arī pēc tam vinnējām, bet nebija tā, ka viņš tur kaut ko nenormāli mums sačakāja vai ļoti labi. Viss pielāgojās perfekti un ļoti labi spēlēm. Tā kā es domāju, ka tagad ir tas pats moments kaut kādīgi jāuzķer. Spēlētājiem ir, kas ir tagad ienākuši šajā posmā iekšā, ir jāatrod kaut kā tādu savu lomu un viss, un spēlē. Un tas varbūt prasīs kādu logu 2 vairāk vēl, bet es domāju, ka tas notiks. Kā treneris tagadēs? Vēl jau man ir. Labi, es visu jau pa lielam zinu, kā tur apmēram būs. Nē, es esmu priecīgs un veiksmu. Un es domāju, ka viss ir saprotamāk arī šobrīd daudziem spēlētājiem. Viss ir tā, kas ir, es neteiktu bijis, bet vienkārši, kas mums ir saprotams un tuvs. Tas arī šobrīd tiek darīts treniņos, un tā mēs spēlēsim. Es domāju, arī būs vieglāk tieši tās lomas pieņemt, par ko es runāju, kad jāatrod kaut kādu stabilāk, teiksim, tā, lai tās spēles, lai nav tur viena spēle labi, viena slikta atsevišķiem spēlētājiem, bet lai plus mīnus ir kaut kāds latiņš, ko tu vari katrā spēlē, katrā logā noturēt. Tas arī tas minimums, kas jāizdara, lai mums atgrieztos kaut kādā stabilā un uz uzvarām, teiksim tā, uz stabilu ceļā. Tas labi, visam īsi vēl no tev vispār, tā kā saka, tu esi NBA, savot, tu baigi neskaties, tu teici, es zinu, bet tomēr, tā, ja kaislība, tad vairāk NBA vai Eurolīga?
Nu, NBA varbūt individuāli spēlētāju līmenī. Eirolīga, protams, komandu līmenī. Nu, Eirolīga es nepatīk, tu kādu spēlētāju vai kaut kas tāds. NBA, protams, saka, lai spēlētāju līga, tad uzreiz tev nāk prātā, tur, kas ir Lebron, Durant, Curry, visi uzreiz tādu spēlētāju stāsti. Eirolīgā tomēr ir komandas kaut kāds moments. Es arī tā uz to skatītos. Un, ja es gribu pastīties kaut kādu individuālu spēlētāju lietas, jā. Bet tas, ka NBA ienāk Eiropā un izmaina Eiropas basīti, tev tas vairāk liekas draudz vai iespēja? Es pagaidām pat nestādos priekšā, kā izmainīs. Bet labi, iedomājamies, ka izmainīs ļoti stereotipiski. Eirolīga kļūs līdzīgāka NBA. Jā, iedomāsimies tā vienkārši kā tādu versiju. Tavuprāt, tas vairāk ir zaudējums vai tomēr ieguvums? Ieguvums. Finansiāli, biznesa. Jā, un arī, es domāju, ieguvums arī no skatītāja ziņā ieguvums. Vienkārši viņš var mainīties. Jo, teiksim, godīgi, basīts ir mazliet sarežģīts sporta veids. Tu nevari atnākt uz basketbolu kā pilnīgi nezinu, kas ir basketbols un skatīties basīti. Grūti. Tur ir tādi mazie noteikumi, nianses, viss, un tu pat nesaproti bieži vien, kas notiek, kāpēc viņš tagad nostaigāja vai nenostaigāja, kas tur ir. Futbolā tādā ziņā var skatīties. Tur ir bumbuņā tāpēlēs vārtos. Un nevar ar rokām. Un tad tu to aizmuguri, tu vari pastāstīt ātri. Ja. Un ja to mēs ņemam tagad Eiropā, tev vēl ir komandas, kas ir, tad tev jāsaprot tur tās līgas, jāsaprot viss tas, un tad tev jābūt basīt iekšā. Ja tev varēs pārdot spēlētāju stāstu, varbūt tas ar mums būs kaut kāds zvaigznes atsevišķs, kur pat vienalga, kur komanda būs spēlētājs. Un tad tas būs vienkāršāk arī. Bieži vien tā saprotamāk, kas ir Amerikā. Finansiāli, jā, ieguvums. Es pieļauju, ka tie, kas tur būs skatītāju ziņā, arī varētu būt ieguvums, varētu pārvilināt fanus. Jā, bet vai basīts no tā iegūs? Nezinu. Grūti spriest. Es pat domāju, varbūt nē. Kaut kādā ziņā varbūt tas mums. Bet tas komandas sporta veids skaistums sāks izzust. Bet tas ir tikai tāds minējums. To nevar paredzēt. Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību. Tavuprāt, divos vārdos, vispār skatoties tur Latvijas jaunatnes basketbolu un tam līdzīgi, patās izskatām no A grupas, un tā uz jaunatnes basketbolu, ka tu tā, labi, es pieņemu, ka tu baigi nekoncentrējies tev profesionāli karjeru, 8 gadu tu esi bijis prom, bet tomēr tādā, cik tu tur pasako līdzi, kur tur mēs, tavuprāt, šobrīd esam? Nezinu, kaut vai salīdzinot to laiku, kad tu tur biji jauns basītī. Tie vispār tādi zelta gadi tur bija gandrīz. Ja? Bronzas un sudraba gadi varbūt ne zelta. Tur skatās vispār to 0. gadu beigas, kad tur sāka tās bronzas nākt 18 gadu, pēc tam tur viss tas Štālberga izlas un tam līdzīgi. Man vienmēr ir gribējies domāt, ka tas nav it kā beigais indikators vai kaut kāds faktors, ka būs slikti tālāk vai kaut kas tāds. Bet tomēr no tām izlasēm, kas tur vinnēja arī, tur daudz spēlētāji pēc tam spēlēja. It kā tā arī ir. Es pats kaut kad pēc 23. gada vienkārši savilku kopā, ja nemaldos, 23. gada pasaules kausa izlasē. Vienīgie spēlētāji, tagad man vēl samelotas, kas, tur 80% visi bija dabūjuši medaļas jaunas vecumos. Vai tur 18, vai tur 20, ja? Vai 16, ja? Tur Rodions un tā. Visi bija dabūjuši medaļas. Ja? Kāds varbūt tagad vienkārši bail samelot, jo visi, gan vecākie uz to brīdi, tur Bertāns pats par sevi, tur tas cilvēks nespēlēja, bet idejas, ja visi bija pie medaļām. Šobrīd medaļas mums jaunatnes basketbolā, bija vēl te, cik 6 gadu apakaļ, ja? Bet, 5, ja? bet arī vinnēt to pašu B divīziju, man tas skaitās, tu vinni. Es daļēji tev saku, ka tur dažreiz noturēties A divīzijā ir vieglāk nekā tikt ārā no B divīzijas. Protams. Bet mums tas
paraugs. Varbūt nav tik liels, lai mēs varētu tagad teikt, ka tā jābūt, ka tie panākumiem, ja viņi ir jaunatnē, tad būs arī labi izlasi. Nu, mums ir maz tie superīgie panākumi. Tagad mēs varam pateikt, jā, ka bija 5. vietā pasaulē, tajā izlasē daudz no jaunatnes izlases, kas arī kaut ko vinnēja. Nu, ja mēs atgriežamies vēlreiz tur, nu, paskatīsimies, vai uz to izlasi. Ja mēs atgriežamies, kad atgriezīsimies. Mums tagad tā vērtēt, es negribu. Nu, man vēl ar vienu. Es saku, ja tā skatās, jā, tā ir. Kad no tām jauniešu izlasēm mums sanāca spēcīga lielā izlase. Bet es negribu ticēt, ka tikai tā var kaut ko sasniegt. Kad var arī pa B divīziju spēlēt ar jauniešu izlasi un tāpat var sanākt pēc 5-7 gadiem ļoti labs spēlētājs lielā izlasē. Ir sevišķi, ka tagad uz Ameriku aizbrauc daudz projām. Un, Nu jā, daudz jaunu. Nu, ir savādāk. Nu, daudz kas ir savādāk. Tāpēc es saku, no viena tā čempionāta un tā sastāvis negribētu tagad uzreiz norakstīt viss mūsu nākotnes perspektīvas izlasē, tāpēc, ka mums nav medaļas pagaidām A divīzijā. Saki, pavisam nedaudz bankai pieskaroties, tava vispār sajūta par viņa devumu. Skaidrs, 5. vieta, tur nav jautājumu, milzīgs piedzīvojums, pārdzīvojums, tur reāli iespēja kvalificēties olimpiādi, labi neizdevās, bet tomēr tas bija vairāk nekā savā ziņā iespējams. Pagājušā gada Eiropas čempions Rīgā atkal tur tāds baigi ambiciozais laiks, savā ziņā, nekad mēs tik ambiciozi, varbūt pēc 35. 37. gada, ja, nekad mēs tik ambiciozi nebijām jutušies, principā, kā Latvijas basketbols. Ir, tā kā šobrīd, tavuprāt, viņš ir kaut ko tā kā paliekoši izmainījis? Vai tas bija tikai tanī laikā, un šobrīd mēs esam, pa lielam tādi, kādi mēs esam, šī vārda arī labā nozīmē, ne jau tikai sliktajā. Ir tādas bankai pēdas, cik viņš tur mums bija 4 gadus, jā? Nē, es pieļauju, ka mēs paši to tik ļoti neizjūtam, cik pārējie mūs skatās mazliet savādāk. Cits valsts uz mums skatās, mums ir tas ranking kaut vai pacēlās un visu, un mums jāspēlē Latviju uzreiz bišķi nopietnāk. Tas tagad paliks noteikti uz pāris gadiem, kad citas komandas mūs ņem nopietnāk. Arī lielās basketbola valsts pret mums spēlēs nopietnāk. Tas ir tāds varbūt. Un tad viņas ir grūtāk uzreiz uzvarēt, ja tu vairs neej kā tur smagais underdogs, pret kuru viņi iznāk, vienalga kā spēlēsim, uzvarēsim, tad tagad viņi nopietni ņem spēles un mums ir grūtāk vinnēt uzreiz katru spēli. Tas ir tas, manuprāt, kas ir šobrīd tas paliekošais, ko mēs izjūtam, ka mums ir vienkārši grūtāk vinnēt katru spēli. Mūs paņem nopietnāk. Un tā mums jāiemācās ir tagad tik cauri, ka mēs varam ar šādu nostādījumu uzvarēt arī un spēlēt arī augstā līmenī, ka mūs ņem tiešām nopietni. Tev pašam bankai kā treneris? Kā jau daudz teikuši, viņš ļoti pievērš uzmanību tādām mazām detaļām, bet negluži viņš tev neiet un nestāst tās mazās detaļas, bet tu jūti, ka viņš visu tās mazās lietiņas zina un pamana. Tā kā niansēts treneris ļoti. Bet tajā pašā laikā īstenībā arī dod diezgan brīvu zaļo gaismu. Nav tā, ka ļoti, ļoti cenšas ielikt spēlētājs kastītēs. Arī klubā pie viņa bija diezgan brīvi spēlēt. Jā. Viņš, es pat teiktu, vairāk ir kā supermenedžers. Un tas treneris varbūt pēc tam viņš ir supermenedžers, kas saprot basketbolu, teiksim tā. Tev pašam pasaules kaustajā 23. gadā bija pārsteigums no rezultātu viedokļa? Jo, viens ir līdzjutēji, kas tur kaut ko gaida, forša kvalifikācijā aizdīt, bet otrs ir, ka tas plašais loks cilvēku, kur ir iekšā tajā basītī. Tev pašam, tā kā... Nē, mēs, ka mēs varam spēlēt labi, to visi zināja un jūt labi. Un tā pēdējā spēle gan pirms čempa minus, cik tur pret Lietuvu 30, ne, bet 20. Jā, ne, 30. Tā nelikās, kad varbūt būs tik super, bet, kā jau parasti turnīros, komandā 2-3 spēlētāji, kaut kā sanāk, kaut kā sajiet. Un jūtās labi, un viss notiek, un visu komandu pēkšņi sāk lidot. Mums bija tāds moments. Andrejs taču noķēra, Arturs noķēra tādas pārliecības, un viss uzreiz
kaut kā līdzi, kad mums būs, mēs varam. Nu. Un tā no malas skatoties likās, kad visi noķēruši kaut kā to momentiņu, un tas jau tev jānotur uz cik, nepilnām 10 dienām, tur 2 nedēļām. To var izdarīt. Tāpēc ir turnīri, un to turnīri ir forši, kad pēkšņi kāds var kaut kādu skrējienu uztaisīt. Klausies, pavisam īsi, bet tev šobrīd, tad vēl vienreiz, es tev 2 reizes jau mēģināju tā kaut kā pa malu pajautāt, bet šobrīd tavs tāds, nezinu, personiskais mērķis Latvijas basketbolā, nevis Latvijas, vispār basketbolā, ir kāds? Es gribētu ierakstīties kaut kur vēsturē, laikam, tas sanāk Latvijas. Tā kaut kur, kad es kaut kur esmu visvairāk vai vislabāk, nezinu. Es paskatījos, man jādabū ir 3. MVP finālā. Jā. To varētu, jo 11 čempionu tituls es laikam es nedabūšu. Par kuram ir Purnim ir, ja? Jā. Tā es vēl neviens nedabūs, klausies. Ko Suškins vienīgi varbūt, ja notiek kopā tos treneris. Jā. Kaut kāda tāda lieta varētu būt interesanti, bet nē, es arī saku, nav tāda konkrēta lieta, ka es tagad mēģinu vēl basketbolā sasniegt kaut kādus nenormālos. Man ir kaut kāda bagāžiņa, ko es zinu, ko es varu, kā es varu spēlēt, un šobrīd es labprāt to izmantošu te, Latvijā. Atdot kaut ko mazliet atpakaļ, kas man arī ir interesanti ir savā ziņā. Un tieši VEF-am, jo VEFs arī man savā ziņā ir diezgan daudz sākumā. Tas jau pat nav sākums. Vienkārši uz tiem tagad šitiem gadiem, kas bija prom, to cēliņu nobruģēja sākumu. Ja par VEF un tevi, tad, bet toreiz tu atnāci kurā? 14, laikam, ja? 14 gadu sezonā. Jā, 14 gadu sezonā. Un pie Mazura, vai ne? Jā, pie Mazura. Toreiz nav tā, ka tu nāci, ka bišķi negribot, vai ne? Jā un nē. Tā kaut kā, tu nenāci tādu baigo entuziasmu. Nē, tāpēc, ka es jau biju projām. Tagad, ja es braucu apakaļ, man liekas, ka es braucu apakaļ. Ķipa nav izdevies. Apmēram. Tas zin, kā tas jauns, tev liekas, ka tagad, taču. Bet kaut kā tā sezona tad interesanti bija. Es meklēju īstenībā ļoti ilgi arī pats sev. Tā sezona, es negribu teikt tāda saprašanas sezona, bet tā sezona varētu būt, kad es mazliet tā kā nobriedu. Es no tā puišeļa kļuvu bišķiņu, tā kā lielajā basītī sāk spēlēt. Un no tā sezonas īstenībā es atcerēšos Žeņi, bija... Tas vēl bija tas laiks, kad tur aģenti, cilvēki apkārt, tur agresīvāks, tur tev jāmet vairāk punktu, jāvāc bumbas. Tas, ka tev jāaug, tas moments, ka tur nedod piespēles, tur ej cauri, šitie teksti. Kad pa sevi jādomā ir un tā. Un tad tur mēģina kaut ko tur darīt un kaut kādas lietas. Un zini, ka tu kaut ko mēģini, bieži nesanāk un tam līdzīgi. Un tad bet jau ir pāris Ziemassvētkiem, man liekas, jau otrās sezonas puses. Tur. Es neatceros, kur daļa tieši, bet treneri laikam sāk just, ka es tur kaut ko sāku spiest vai kaut kādas uzņemties tagad jāsaka. Un tad mēs kaut kad pēc treniņa staipamies kaut ko, un Žeņi pienāk. Klausies, mums nevajag, lai tu vispār neko izdomā. Vienkārši dari parastās lietas, un mums nevajag, lai tu tur kaut ko dari. Un tas man kaut kādā ziņā, es nezinu, noklikšķēja vai kaut kā, un es vēl vairāk sāku darīt. Un tad man man vēl aizgāja. Laikam man tā kā neticēju līdz galam, ko es daru, vai negribēju līdz galam. Tā, ka viņš to pateica, tad es vēl tā sāku gribēt to darīt. Un tad man aizgāja tā sezona, un pēc tam jau bija labi. Tad es arī tur fināls labi spēlēju, tad pēc tam aizgāja. Bet tas man tagad ir palicis tā atmiņā. Bet tad jau arī tu dabūji MVP, vai ne pirmā? Pirmā gadā, jā. Tīma toreiz bija, vai ne komandā? Jā. Nē, mēs jau Jānim jau vispār bija super sezona. Man liekas, viņš dabūja kaut kādu jauno spēlētāju. Ne? VTB jauno spēlētāju. Bet mums arī tā komanda bija. Viņš arī bija tāda liela figūra komandā mums. Daudz ap viņu arī bija viss spēle. Bet jā, tas bija tas VEF pirmajā sezonā atnākot apakaļ, kaut kā meklējos, un tad Žeņi tā kaut kā salauz uz pareizo pusi. Netīšām.
Klausies, pavisam īsi vēl par Latvijas tādu, pēdējo, tas sanāk, cik kādu, teiksim tā, 15 gadu, nepilni 20 gadu vēsturi. Tavuprāt, tādi nozīmīgākie sajūtu līmenī derbiji ir kuri? Tādi, nezinu, tur mēs atceramies kaut kāds laiks, tur, nezinu, ASK Ventspils, tur Barons ASK, tur Vefs Ventspils, jā. Kas tev ir tādā sajūta līmenī, kad mums ir bijis man jau zināms arī pieredze? personīgi, man jau tikai Ventspils, man ir viss, man ir Vefs Ventspils. Es cits vajag basketbolā, es cits nemaz nevar iedomāties pagaidām. Tagad, laikam, jāveidojās ir Rīgā, jā, vietējais derbijs, bet viņam vēl kaut kā jāizaug kaut kādā ziņā, laikam. Sajūta līmenī man vēl ar vienu ir Vefs Ventspils. Jā. Tu kādreiz biji domājis tādā kategorijā, ka tu varētu, pēc tam, jo tu biji spēlējis VFA, ka tu varētu spēlēt arī Ventspilī? Jā, tieši nekad. Nē, jā? Uzreiz viss, kad... tas, ko es teicu, kad Vefs jau tev... Bet, spēlētājiem kā tādiem, jā, gadu laikā tev var neizveidoties varbūt par to klubu, par to brendu vai logo kaut kādas sajūtas, emocijas vai piederības sajūta, bet manā gadījumā vairāk gadi izveidojās, un tad uzreiz arī izveidojas. Es negribu teikt antipātijas gluži, jā, bet Ventspils ir pretinieki. Jā. Un viss, un tagad, lai to dabūtu ārā, es pat nezinu, es pat nezinu, vai to var tā dabūt ārā. Ventspils zālē man būs noteikti atkal vecās sajūtas, ka te ir pretinieki. Tev ir gan, pietiekami, es domāju, mums kopīgi salds uzvars, tā skaitā, ka tu esi MVP kļuvu, un visreiz pret Ventspilu, vai? Jā, loģiski, visreiz pret... Es esmu kaut kad domājis, man ir smieklīgi sanāk, ka es Ventspilī neesmu zaudējis. Jā, tu nespēlēji 18, vai ne? Tā, ka mēs zaudējām, mēs jau pusfinālā vinējām Ventspili. Jā, 16. Un tad es salauzu cēli. Un tā, ka viņi dabūja kausu pirmajā Igaunijas līgā, es degu un salauzu. Es atkal finālu nespēlēju. Es pusfinālā nesvinēju Kalēvis, spēlēju, es salauzu degu. Tad baigais comebacks bija vai ne no kādiem 18. Un pēc tam mēs Latvijas finālā tam un ar Masku spēlēju pēdējā gadā. Jā, un tur mēs vinējām. Tāpēc es tā smējos, kad sāku domāt atpakaļ, kad man Ventspilī nemaz nav sanācis tā tīri, būdam laukumā. Zaudēt. Tā kā jāturpina. Vai ne? Pie šies arī tev turēšu pie vārda. Labi. Klausies, bet ja tu skaties, es galīgi nedomāju, ka tev būtu jādomā par karjeras beigšanu, bet tomēr tu basketbolā paliksi? Kā tev šķiet? Skaties, tu nezini. Es esmu domājis. Ko domāju? Es domāju, jo tu sāc jau, ka tev kaut 28 nāk, ja viss jau prasīt, ko tu darīsi. Tad tu izdomā vienu lietu pēc 2 gadu, vai ne, to neko citu lietu izdomā, nē, to ne. Tad sapratu, ka jāiks domāt, ka pienāks, tad tāpat izdomās, kas tajā brīdī būs vajadzīgs. Bet basītī palikt, pareizāk sakot, basītī nepalikt, ir, manuprāt, ļoti nepareizi. Vienalga kā, kaut vai uz nometnēm aiziet, kaut vai parunā ar bērniem, vienalga kur. Tev ir tā pieredze, tu esi izgājis visur cauri, cik gadi, cik klubi, cik treneri. Un to nogriezt un jādod tālāk, tu tad vienkārši negribi, lai Latvijā basketbols aug. Tev ir jānodod tālāk. Tikai tā var. Kaut vai paskaties uz mūsu labākajiem basketbolistiem, kas mums ir. Kas viņiem ir vecāki, vai kas viņiem ir. Viņi ir basītī. Tas varbūt man, kas varbūt mazliet pietrūk sākumā. Konkrēti basketbola cilvēki, kas tev reāli pasaka, ko darīt, kā trenēties, kas ir efektīvi treniņa laiks, lai tu pēc iespējas vairāk no tās stundas dabū ārā, nevis tur kaut ko pabumbu viens pats. Bet vecāki treneri vai tuvs personas, kas ir bijuši basketbolā diezgan augstā līmenī. Un tad uzreiz tas nākošā paudze, bet tas, ar ko viņš ir sasaistīts, var daudz straujāk augt. Tev ir jāpaliek kaut kādā ziņā. Vienalga, tev nav jābūt trenerim, bet kaut kādā ziņā ir jādod atpakaļ. Tas, ko tu esi iemācījies, vai sapratis, vai vienkārši pieredzējis. Es nezinu. Grāmatsaraksts kaut vai, tā kā mums te ir šķēles varianti. Cita starpā ļoti labi, ka tu pats pieskāries. Žanrs plaukst, bez ironijas saku. Žanrs plaukst, tur jau, kā sacīja, tiešām varētu teikt pat daudzas. Pats es domājis kādreiz.
Nekad. Bet ir interesanti. Man ir cilvēki, kas uz basketbolu ir uz jūs, bet tāpat ir izlases interesanti. Labi, nosauc. Es neprasīšu ranžēt, jo tas kaut kā nekorekti par pārējiem, bet viss, kura tev visvairāk, es tā pateikšu, viss, kura tev visvairāk no tavu kolēģu, bijušo basketbolistu grāmatām, kas tev likusies ir? Ne, tu jau sarakstīji? Jā, protams. Nav jau tā, ka viņš visus lasīs, tikai es padzirdēju kaut ko, bet... man Armāna grāmata bija interesanta. Un vispār neko sliktu pret citām grāmatām, bet vienkārši Armāna grāmata bija fucking interesanta. Es ar viņu, man liekas, ļoti ātri. Es gan viņu klausījos, man liekas, viņu nelasījos, viņu klausījos. Bet viņi ļoti ātri, tā kā... Jā, bet ir ļoti interesanti. Tu nenogūši, tu visu laiku tāds interesants, visu laiku kaut kā... Ļoti interesanti. Vispār, man bija kaut kāds stereotips priekšstats par Armānu, viss tas barona laiks un tā, un arī nesliktā nozīmē, arī daudz kas nenormāli labā nozīmē. Jo, viņš izcili interesants un tāds spējīgs uzmanību piesaistīt, tāds šī vārda vislabākajā nozīmē spēlētājs. Bet tad, kad viņš atnāca pie mums toreiz VFA, to vienu sezonu, un pēc tam tā grāmata, vispār tā izmainījās viņa priedoklis tikai uz labo pusi. Es negribu teikt, ka viņš man bija slikts pirms tam. Nē, bet bija tā kā, dažāds viedoklis. Ja? Tad man tas gads, un pēc tam tā grāmata, kad tur 2 gadi pagāja, 3 nācās. Man tā pamainījās tikai uz labo pusi. Jo es to grāmatu uzskatu par ļoti gan vērtīgu, ja? gan tur viss, lai piedod man visi dižgari mūsu šī žanra, ja? No Valtera līdz Kambalam, visu cieņu, Blūms, visu cieņu, bet no Armandam tas bija īsti tāds patiesas kaut kāds un ļoti interesants. Jā. Tāds, kur tiešām, ja tu domā līdzi un lasi, liekas faktiski interesanti. Jā. Ja viņas atkal paliks ļoti daudz, tad atkal tas moments, kad nav tik īpaši vairāk. Ka viņas tā pagaidām nāk retāk un varbūt no tiem interesantākajiem personāžiem pagaidām tad ir var palasīt. Bet ja katram būs tā grāmata, tad laikam kaut kā. Labi, tu jau daļai kaut ko pieminēji, domājot par to basketbola pēc aktīvās, spēlētāja profesionālās karjeras teorētiskām iespējām. Bet vispār jauniešu basketbols, tu sev redzi, ka tu vari strādāt ar bērniem? Nē, esmu baigi to darījis, tāpēc man grūti pateikt. Es nesaku nē, es esmu pacietīgs un tā, man tas viss var sanākt, bet baigi neteikšu, ka jā, es nav tā, kad redzu sev tur. Bet, kāpēc ne? Bet kāpēc mums Latvijā nav tādu lielu, jaudīgu, tā skaitā finansiāli jaudīgu privāto basketbolu skolu, tavuprāt? Jo nav. Es te pa lejšiem paklausos Dievs tēvs, kas viņiem tur ir tā Lietuvas Rītas viens sistēma, tur 8000 bērnu visā Lietuvā, Lietuvas Rītas līdzīpašnieks, pati skola, jā. Un regulāri pat tur bišķiņi aizdod naudu, kad Lietuvas Rītas tur ir finansiāli, naudas plūsmas problēmas un tā, jā, tur vispār ir fantastiski. Mums nekā, nevis nekā, es atvainojos, bet nekas salīdzināms. Es pieļauju, ka vienkārši tas pagaidām vēl nav tā masveidība, varbūt tāda, vai tas sporta veids kā Lietuvā, viņš ir tik ļoti liels un priekšplānā visiem citiem sportiem, kad to var izdarīt. Mums tas viss ir tik, lai to arī kaut kādu finansējumu izsist kaut kur vienādu, pat ne privātu, bet vienkārši kaut kur, tev ir jākonkurē ar visiem visu laiku. Es nezinu. Kaut kā, lai uztaisītas, ir jau mēģināts. Tātad, ja nesanāk, tad vēl nevar. Varbūt pietiek, ja tu domā tur, Valtera. Vēl mums pēc tam ir viss, kas bijuši. Tāpat Šeinhofs skola, kas bija Kristupāna skola, kas pēc tam pārveidās par Rīgu. Kas tur vēl mums ir. Basketbola klasa, kas sākumā bija kā privāti, pēc tam tomēr arī iekļāvās. Jā. Nezinu, tagad jau kas federācijā taču ir tā Excellence fonds un fonds. Jā, bet tu īsti nevar nosaukt par privātu skolu, tas tomēr ir. Jā, bet tur ir tas tāds, bet tur vismaz viņiem ir viss pieejams, viss, kas ir vajadzīgs, gan arī jau profesionālā līmenī. Jā, bet tur nav masveidības. Jā, labākie. Jā. Tad varbūt arī nav. Tad maksātspēja varbūt arī nav vēl pagaidām. Nezinu.
Bet sevi tu neredz tādā žanrā? Laikam nē. Tādā žanrā laikam nē. Bet kā pa kaut kādu kanālu man ir jāatrod veids, kā dot atpakaļ, jā. Savādāk, tas, es negribu teikt, noziedzīgi nedot ir, bet apmēram. Bet tu to izjūti, ka arī savā ziņā pienākumu. Jā, 100% uzskatu, ka tas ir arī, tu nedrīkst. Ja pat vienkārši, kā saka, kur uz intervijām, kad aicinu, tu nedrīkst pēc mazliet atteikt, tev jādod zināt tālākiem. Ja kāds klausīsies, viņš kaut ko no tā var paņemt. Jā. Tā vismaz šķiet. Jo tas bija tas, kas man pietrūka varbūt sākumā. Vienkārši plika tāda ceļa saprašanas, ka man ir tie gadi 16, 17, 18. Jā, man tur bija treneri kaut kādi arī, bet būtu bijis forši, ja ir vienkārši vairāk informācija, kādas ir iespējas ceļas, karjeras sākumos, ko var izvēlēt, kas strādā, kas nestrādā, kas kam ir strādājis. Es varbūt paņemt kaut kādu līdzīgāku tipāžu, vai nezinu, kā viņš ir trenējies, vai nezinu. Kaut ko tādu. Vienkārši ne. Tagad jau tā informācija ir, ņem Amerikā kaut kā, bet tas nesalīdzinām tomēr. Tuvāks stāsts, tepat Latvijā uz vietas. Ja dzīvo toreiz basketbola mūžu, tu uz Ameriku braukt? Uz universitāti? Nē, tagad jau nevar nebraukt. Var, bet muļķīgi, vai ne? Es jau gan aizbraucu. Man jau bija man papīri, man jau bija jābrauc uz vidusskolas pēdējo gadu tur. Man jau atsūtījis to stipendiju, viss atmaksāt, bet tam man bija 18 eiro ar veselību un neaizbraucu. Pēc tam gan viss tur bija kārtībā, bet jā, pa lielam jau bija papīra kabatā. Vienkārši pārdomāju pēc gada. Jo tā man būtu vēlreiz jāiet pēdējais gads vidusskolā vēlreiz, un tad kaut kā vairs negribēju. Bet tas, ka tagad tās labi, toreiz bija savādāk, toreiz tas tiešām tāds izglītība kombinācija ar tādu profesionālo ceļu un tā, bet šobrīd, protams, tas baigais naudas jautājums. Tā skaitā. Tavuprāt, tas kopumā tā kā pozitīvi? Ka tie džeki, iespējams, liela daļa, nopelnīs tajā augstskolā laikā vairāk kā jebkad nopelnīs profesionāļu karjerā. Es pat, jā. Zini, kā ir brīžiem. Tas sports ir tik nežēlīgs, ka tu notraumējies vienkārši. Un viss, un tev tagad tu esi visu atdevis, visu, ko tu māki, visi basītie, un tev 22 gados ir jau jābeidz karjeru, un tu nav nekāpēc kabatā un sāc no sākuma. Tev vismaz ir kāds, kā sacīja, dzīvoklis nopelnīts. Jā. Kas nav mazsvarīgi. Tur ir tāds starta kapitāliņš var dzīvē iedot, kad visu, jā. Es nesaku, ka tas ir labi vai slikti, bet noteikti nepareizi. Bet saviem bērniem novēlētu, gribētu, redzētu profesionālu karjeru, profesionālu sportistu karjeru. Man ir meitas. Labi. Tāpatās, es atvainojos. Mums jau ir populārie sākot ar sieviešu basketbolu, bet beidzot ar tenisu un tā. Laikam, manā pieredzē, jā, viņš nav tik. Un tas varbūt ir tas mans arī klupšanas akmens pa karjeru, kad es neesmu varbūt izspiedis pilnu sulārā no sevis. Jo tad, kad tu to dari, tad viņš paliek ļoti grūts tas profesionāls sports. Bet tā kā es viņas savā ziņā arī baudījis, kā, ne hobiju gluži, bet kā basīt un foršu darbu, tad jā, kāpēc ne? Es vismaz, es arī neesmu tur karjeras laikā ļoti traumām cīnījies un visām tām lietām, kas nāk citiem līdzi, un tad tu tiešām nenovēl to, bet manā pieredzē es nevaru pateikt, ka nē. Jā, interesanti. Ja tu dzīvo toreiz, neko nemainīt attiecībā uz šo lietu? Varbūt bišķi paspiest sev vairāk no tā 20-25 gadu tajā posmā. Bet kā man Kaspars Gorkšējs teica, viņš teica, nekas nevar būt skaistāks. Pie nosacījuma, protams, ka tā karjera ir izdevusies. Kā profesionāls sportista mūs tev līdzīgi? Man vēl pagaidi. Paprast to man 5 gadus pēc karjeras. Labi, cerams, ka 5 gadi nākamie nebūs sūdīgi, bet tu šobrīd atskaties. Es jau par citiem pēc karjeras ir interesantāk. Var jau būt, ka būs vēl interesantāk. Un es pat nenoliedzu, ka man varētu būt viens no tiem gadījumiem, jo es
neesmu tāds basketbola fans, ka basketbols ir viss. Man arī ļoti daudz citas lietas interesē. Un es pieļauju, ka es atradīšu kaut ko tādu, kas man arī vēl lielākā azartā kā basītis būtu. Marek, es gan tev, gan sev novēlu mums svarīgu, precīzāk mums izdevušos svarīgi. Tiešām būs izdošos sezonu. Man personīgi milzīgs prieks, ka tu esi atpakaļ. Cilvēki, tur nezinu, Ivars Bērziņš, Ramūns Butauts, man neļaus samelot. Es 2011. gadā, kad mēs gājām pēc pirmā čempionu titula, toreiz. Labi, gājām otrais, gan pēc pirmā, bet otrais, jo mēs gadu iepriekš bijām tur Baronam pagroduši 7. spēlē. Es atceros to pusfinālu. Ar Liepāju mēs spēlējām. Mēs pirmā spēlē izlīdām, tur beigās olimpiskajā, tur neatceros 1 punktu, 2, izlīdām. Otrajā dabujām iekšā. Es biju reāli tā samīsies, tu nevar iedomāties. Un man visu laiku acu priekšā no tās komandas, vienkārši man tāds ejot, vienkārši drāzi. Es domāju, kā tas ir iespējams? Kaut kāds tur puika vienkārši mūs drāz ar visiem Sandiem Valteriem, kas mēs tur toreiz bijām. Kristapiem Janičēnokiem, kas ir Parhauskas. Brīnišķīgi komanda. Beigās mēs 3-1 vinnējām. To trešo spēli. Tur jau nopietni paņēma to trešo spēli arēnā. Tur mēs arī jutām. Jā, bet es biju vienkārši. Un tad es atceros tā 4. spēle Liepājā. Mēs vinnējām kaut 11 punkti. Bet es toreiz tur visiem Ramūnam, tur Ivaram teicu, ka es ļoti, ļoti vēlētos, lai viņš kādreiz pie mums spēlē. Tādā ziņā man paveicies. Jā. Tu vairāk kārt esi pie mums jau spēlējis un spēlēs šogad. Es ļoti priecīgs, tu esi atpakaļ. Man kaut kādā ziņā tie laiki ar tevi, gandrīz visi tie VFA veiksmīgākie. Labi, nebija tas posms, tu nebija pie mums, posmā tur tas 13, 14, kas mums bija tur tāda burvīga sezona. Bet man baigais prieks, tā kā paldies tev, ka tu piekriti 2 gadi, tas nopietni, un es tiešām ticu, ka taiskaitā tas lēmums, ka mēs tev gribējām, un tas lēmums, ka tu piekriti atgriezties, būs kaut kāds nozīmīgs fundaments, lai mēs augtu un attīstītos. Paldies tev! Strādājam. Mums skaidrs zināms ir mērķis, un mēs uz to ejam. Mūsu soļi izšķaksta peļķis, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas dīkstāvē aizaug. Bonusi visiem! Ienāc un saņem labāko kazino piedāvājumu. Jaunais Fēniks. 2 reiz vairāk, 2 reiz labāk.